Visi gatavojieties jaunam karam. Un uzminiet, kurš to sāks. Tā ir Krievija. Atkal, Krievijas valsts doma tikko ir pieņēmusi jaunu likumprojektu. Un tagad viss, kas nepieciešams, ir Putina paraksts, lai tas kļūtu oficiāls. Šis paraksts ir tikai formalitāte, un tiklīdz paraksts būs uzlikts, tas būs oficiāli. Putins ir sajucis prātā. Un tagad viņš liek pamatus karam, kas sniegsies tālu aiz Ukrainas robežām un var aptvert visu Eiropu. 13. maijā Krievijas valsts domē notika balsojums par pilnīgi jaunu likumprojektu. Šis bija nozīmīgs. Lai gan likumprojekts neizbēgami būs pilns ar gandrīz nesaprotamu juridisko valodu, tā būtība ir ļoti vienkārša. Tās dod Putinam tiesības dot rīkojumu iebrukt svešā valstī, jebkurā brīdī viņš to uzskata par nepieciešamu. Protams, likumprojekts tieši tā to nesaka. Šādu rīkojumu par iebrukumu var dot tikai tad, ja Krievija uzskata, ka tai ir jāaizsargā savas valsts pilsoņi pret jebkāda veida draudiem citā valstī. Bet tas patiesībā ir tikai dūmu aizsegs. Šī it kā aizsardzība attiecas uz jebkuriem Krievijas pilsoņiem, kurus izmeklē, arestē, tiesā vai, kā raksta Politico, jebkādā veidā ļaunprātīgi izmanto ārvalstu valstis, starptautiskās tiesas un organizācijas, kurās Krievija nav pārstāvēta. Citiem vārdiem sakot, Krievija ir izveidojusi neiespējamu nosacījumu, ko neviena valsts nevar izpildīt. Vai nu valstī ir jāpiešķir jebkuram Krievam pilnīga brīvība darīt, ko vien viņš vēlas tās teritorijā, vai arī šai valstī ir jāriskē, ka Putins paziņos par iebrukumu, pamatojoties uz nepieciešamību aizsargāt kādu individu. Šim likumam nav nekādas īstas loģikas, un tieši tas arī ir galvenais. Tas pastāv tikai tāpēc, lai dotu Putinam viltus iegānstu, ar kuru viņš jebkurā brīdī varētu sākt jaunu iebrukumu. Likums ir pieņemts, un tagad tas gaida, kad Putins pievienos savu parakstu, pirms tas oficiāli kļūs par Krievijas likumu. Mums pat nav jādebatē par to, vai Putins pats sev piešķir pilnvaras iebrukt jebkurā valstī, kas viņu sanikno. Šīs likumprojekts noteikti nācis no Kremļa dzīlēm. Visi, kas to izstrādāja, noteikti klausījās Putina un viņa līdzgaitnieku norādījumos. Būsim atklāti par to. Putins ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par to, ka šis likumprojekts vispār pastāv, un nav pilnīgi nekādu izredzu, ka viņš atteiksies to parakstīt. Protams, viņš parakstīs. Šis likumprojekts dod viņam visu, ko viņš vēlas, lai uzspiestu savu neprātu ne tikai Ukrainai. Patiesībā Putins jau ir sācis norādīt, kur viņš plāno vērst Krievijas uzmanību tālāk. Tur lietas kļūs patiešām nopietnas, un drīz mēs atklāsim vairāk. Bet vispirms Vjačeslavs Volodins, kurš ir Krievijas valsts domas priekšsēdētājs, mums ir devis diezgan labu norādi par to, kādu naratīvu Krievija tagad veidos, jo Putinam ir gatavs jaunais likumprojekts parakstīšanai. Rietumu tieslietu sistēma ir kļuvis par represīvu mehānismu, lai apspiestu tos, kuri nepiekrīt Eiropas amatpersonu uzspiestiem lēmumiem. Šādos apstākļos ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu aizsardzību ārzemēs, paziņoja Vjačeslavs pēc tam, kad likumprojekts tika pieņemts valsts domē. Tātad stāsts ir skaidrs. Runa nav tikai par to, lai sodītu valstis, kas apdraud Krievijas pilsoņus. Šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai rietumiem un to it kā neleģitīmajām tiesiskajām struktūrām parādītu viņu vietu. Vai izsakoties citādi, wow, pārstājiet saukt Krievus pie atbildības par mūsu noziegumiem karā vai par jebko citu. Atmetot izsmieklu, lūk, ko šis likumprojekts nozīmē tām trim pusēm, kuras tas visticamāk ietekmēs visvairāk. Pirmkārt ir Ukraina. Neviens nevar noliegt, ka mēs redzam daudz paralēļu starp valodu, kas tiek lietot attiecībā uz šo likumprojektu un iegānstu, ko Putins radīja savam iebrukumam Ukrainā. Kā norāda Euronews, Putins izmantoja nepatieso apgalvojumu par nepieciešamību aizsargāt Krievijas pilsoņus un krievalodīgo iedzīvotāju kā vienu no vairākiem iemesliem, kāpēc viņš 2022. gada februārī sāka pilnu mēroga iebrukumu Ukrainā. Taču toreiz Putinam vēl nebija mehānismu, lai šo iebrukumu nosauktu par karu. Viņš to nosauca par īpašu militāro operāciju gan propagandas nolūkos, gan tāpēc, ka uzskatīja, ka Ukraina sabruks tik ātri, ka viņš varēs turpināt lietot šo terminoloģiju, jo karš pat nemaz nenotika. Lietas Ukrainā nenotika pēc Putina plāniem, taču tagad valsts doma ir pieņēmusi likumdošanu, kas ļauj viņam leģitimizēt savu iebrukumu, vismaz Krievijas iekšienē. Tas ir bīstami Ukrainai. Ja Putins nolems savu iebrukumu vairs nesaukt par speciālo militāro operāciju, bet gan par karu, tas paver iespējas Krievijas armijas mobilizācijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka tā varētu būt. Jau aprīlī viņš norādīja uz to, ka Krievija pieņem likumus, kas ļauj Putinam ierobežot ziņu apmaiņas lietotnes, piemēram Telegram, kā arī ieviest plašas interneta ierobežojumus, kas varētu būt mobilizācijas priekšvēstneši. Tagad ir vēl viens priekšvēstnesis, un tas nav viss, par ko Ukrainai jāuztraucas. Kamēr Krievija pieņem likumus, kas ļauj Putinam pasludināt savus iebrukumus par likumīgiem, Baltkrievija tiek sagatavota kā marionete jaunam iebrukumam. Valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko jau ir paziņojis, ka viņa valsts gatavojas selektīvi mobilizēt vienības, gatavojoties karam. 18. maijā Krievija un Baltkrievija uzsāka kopīgas militārās mācības, kas ietver taktisko kodolieroču kaujas izvietošanu no neplānotām palaišanas vietām.
Un pēc Zelenska teiktā, Ukrainas izlūkdienesti liecina, ka Putins aktīvi cenšas iesaistīt Baltkrieviju Krievijas karā, un valsts varētu vērsties vai nu pret Ukrainas ziemeļiem vai kādu NATO dalību valsti. Izskatās, ka Putina neprāts ir lipīgs viņa marionešu vidū. Kamēr Krievija liek pamatus nākotnes iebrukumiem, Lukašenko, kā paklausīgs klēpja suns, tikai gaida pavēli no sava saimnieka, lai pievienotos Krievijai visā, ko tā plāno tālāk. Ukrainai šī jaunā likuma draudi ir divējādi. Putins varēs to izmantot, lai leģitimizētu mobilizāciju un iesaistītu citas valstis karā. Taču rietumiem šī jaunā likuma radītie draudi ir vēl lielāki. Zelenskis to zina, tāpēc viņš pieminēja iespējamu uzbrukumu NATO valstī caur Baltkrieviju. Bet pirms mēs iedziļināmies, ko tas viss nozīmē rietumiem, mēs iespējams sākam redzēt, kā Krievija veido plānu, kā tā izmantos savu jauno likumu citā valstī – Armēnijā. Tagad Armēnija ir interesants gadījums runājot par šīs valsts attiecībām ar Krieviju. Gadu gaitā Krievija ir spējusi izmantot spriedzi starp Armēniju un Azerbaidžānu, lai pastiprinātu savu ietekmi Armēnijā. Taču tad, 2026. gadā kaut kas mainījās. Carnegie fonds šo izmaiņu izcēla rakstā 3. februārī. Tajā tika norādīts, ka Armēnijas drošības padomes vadītājs bija nosaucis hibrīdo apdraudējumu no trešajām valstīm par lielāko draudu, ar ko Armēnija saskars 2026. gadā. Trešās valstis nozīmē Krieviju. Armēnijas amatpersonas kopumā ir kļuvušas drosmīgākas, kad runa ir par Krievijas rīcības smalku kritizēšanu valstī. Armēnijas premjerministrs Nikos Pašiņjans ir apgalvojis, ka daži no augstākajiem garīdzniekiem Armēnijas apustuliskajā baznīcā šķiet vairāk kalpo kādas trešās valsts interesēm nekā pašas Armēnijas vajadzībām. Un arī citi amatpersonas ir sākušas izmantot antiimperialistisku valodu, atsaucoties uz padomju laikiem, kurus Vladimirs Putins tik skaidri vēlas atjaunot. Īsāk sakot, šobrīd Armēnijā ir spēcīga sacelšanās pret rusifikāciju, un tas ir saniknojis Vladimiru Putinu. 10. maija preses konferencē Vladimirs Putins aicināja Nikolu Pašiņjanu rīkot referendumu par Armēnijas izvēli starp Eiropas Savienību vai Eiropas Savienību un Eirāzijas ekonomisko savienību, kur Krievijai ir liela ietekme. Tas ir tāpēc, ka Vladimirs Putins zina, ka Armēnija tuvojas Eiropas Savienībai cenšoties kļūt par tās dalību valsti. Vladimirs Putins to nevēlas. Viņš brīdināja par noteiktiem apstākļiem, kas varētu rasties, ja Armēnija veidotu ciešākas attiecības ar rietumiem, pat sakot, ka valsts varētu nonākt līdzīgā situācijā kā Ukraina, ja tā turpinās iet pašreizējo ceļu. Vladimirs Putins vēlas referendumu, jo balsis var nopirkt un manipulēt ar tām. Un runājot par manipulācijām, mēs arī sākam redzēt dažas interesantas norises Armēnijas informācijas telpā. 15. maijā, tikai 2 dienas pēc tam, kad Krievijas valsts dome pieņēma jauno likumprojektu, Milatāni ziņoja, ka Krievijas dezinformācijas tīkls izplata satriecošu dezinformāciju visā Armēnijā. Šī kampaņa sākās pāris mēnešus pirms ziņojuma, un būtībā tā ir Krievijas tīkla darbība, kas izplata viltotus attēlus un video, lai veicinātu domu, ka karš ar Krieviju varētu sākties, ja Armēnija nedarīs to, ko Putins vēlas. Piemēram, video, kas sāk izplatīties mārta sākumā, nepatiesi apgalvoja, ka Kara izpētes institūts esot teicis, ka konflikts ar Krieviju būtu neizbēgams, ja Pašiņjans uzvarētu gaidāmajās jūnija vēlēšanās. City video apgalvoja, ka Pašiņjans esot noslēdzis slepenas darījumus ar Franciju. Tostarp vienā no tiem Francijas prezidents Emmanuels Macrons it kā piedāvāja Pašiņjanam Francijas atbalstu, ja Armēnija ies karā ar Krieviju. Kopumā tika identificēti vismaz apmēram 20 šādi video, kas ir daļa no Krievijas kampaņos, kuras šķiet ir izstrādāta ar 2 mērķiem – manipulēt un iebiedēt. Šī schēma tiek īstenota. Pirmkārt, draudēt valstī, kurai ir saites ar Krieviju. Otrkārt, mēģināt manipulēt ar šo valsti, lai tā rīkotos tā, kā Putins vēlas. Treškārt, ja šī valsts nepakļaujas, tad tagad ir pieņemts likums, kas ļauj Putinam sākt iebrukumu, lai aizsargātu Krievijas pilsoņus. Tā sagadījās, ka Armēnijā bija daudz Krievijas pilsoņu. Saskaņā ar Observatorio Balkāni kauza Transeuropa datiem, tikai 2022. gada 1. ceturksnī Armēnijā ieradās 142 000 krievu. Daudz visticamāk devās prom, lai izbēgtu no kara, ko tajā laikā sāka Putins. Tagad jebkurš no viņiem varētu kļūt par iegānstu, ko Putins izmantotu, lai uzbruktu valstī, kur viņš nevar piespiest pakļauties. Ja Ukraina nebija pietiekams brīdinājums rietumiem, ka Krievijai ir vēl vairāk plānu nekā tikai iebrukums, ko Putins sāka 2022. gada februārī, tad tas, kas notiek Armēnijā un likums, ko tikko pieņēma valsts dome, vajadzētu likt skanēt trauksmes zvaniem. Bet pirms mēs iedziļināmies, kāpēc tas tā ir, šis ir militārais šovs. Mēs sniedzam jums pilnu ainu, ne tikai virsrakstus. Ja jums šķiet, ka kanāls ir vērtīgs, apsveriet iespēju abonēt, lai nepalaistu garām nevienu no mūsu turpmākajām analīzēm. Tātad Armēnija šķiet ir Putina redzeslokā Krievijas jaunā likumprojekta dēļ, bet būsim godīgi, rietumi ir viņa galvenais mērķis. Zeļenskis to ir skaidri pateicis, jo Krievijas jaunais likumprojekts paver ceļu Putinam uzsākt iebrukumu jebkurā rietumu valstī, kuru viņš uzskata par draudu Krievijai.
Un nav tā, ka rietumi, īpaši Eiropas NATO dalību valstis, neapzinātos draudus, ko rada Krievija. 15. maijā Vācijas bruņoto spēku ģenerālinspektors Kārstens Brojers apgalvoja, ka Krievija gatavojas kādam uzbrukumam tuvāko gadu laikā. Dažādi rādītāji, ieroču un darba spēku uzkrāšana, ekonomiskie un politiskie notikumi saplūst vienā punktā. 2029. gadā paziņoja Brojers. Viņu atbalstīja apvienotās karalistes aizsardzības štāba priekšnieks, aviācijas virsmaršals Ričards Naitons. Krievija karo Ukrainā mācās no šīs pieredzes, izstrādā jaunas tehnoloģijas, un Putins ir pierādījis savu gatavību uzbrukt suverēnām valstīm. Jo tuvāk tu nonāc Krievijas robežai, jo vairāk to izjūti, sacīja Naitons tajā pašā intervijā ar Brojeru. Kā jau teicām, trauksmes zvani, tiem vajadzētu skanēt. Ir arī citi, kas norāda uz Putinu un paziņo, ka viņam ir kaut kas ļauns padomā. Jau februārī Zviedrija cēla trauksmi. Valsts militārās izlūkošanas un drošības dienas ikgadējais ziņojums izcēla vairākas hibrīda kara operācijas, tostarp diversijas un kiberoperācijas, kas vērstas pret Zviedriju un tās rietumu sabiedrotajiem. Kā rezultātā ziņojumā Krievija tika nosaukta par galveno militāro draudu Zviedrijai un NATO. Šīs drauds tagad ir sasniedzis pavisam jaunu līmeni, jo Putins būtībā ir devis sev atļauju iebrukt jebkurā citā valstī pēc saviem ieskatiem, izmantojot visniecīgākajiem ieganstiem. Politico piebilst, ka ES aizsardzības amatpersonas uzskata, ka nākamo pāris gadu laikā Kremlis varētu provocēt un pārbaudīt rietumu kopējo apņemšanos attiecībā uz NATO aliansi un līdz ar to arī apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Bijušais Čehijas valdības padomnieks nacionālās drošības jautājumos Tomáš Pojārs norāda, ka jebkurš šāds pārbaudījums visticamāk būs vērsts uz Baltijas reģionu vai iespējams Melnās jūras reģionu. Pojārs saka, ka Bulgārija varētu būt mērķis, jo īpaši tāpēc, ka tā tērē mazāk līdzekļu aizsardzībai nekā Baltijas valstis, kuras apzinājās Putina radītos draudus jau pirms Krievija sāka iebrukumu Ukrainā. Vai mēs varētu redzēt to pašu scenāriju, kas šķiet tiek īstenots Armēnijā, izmantot pret šiem NATO sabiedrotajiem? Ja tas notiks, tā būs NATO pārbaude. Krievija ir devusi sev atļauju iebrukt, un valsts, kur tā uzskata par vienu no vājākajām NATO dalībvalstīm, būtu ideāls mērķis pārbaudei. Ja NATO nekavējoties nesteigsies aizstāvēt Bulgāriju vai kādu no Baltijas valstīm Krievijas iebrukuma gadījumā, Putins sapratīs, ka viņš var iet tālāk nekā NATO gribētu, lai viņš domā, ka var. Galu galā Krievijas jaunais likumprojekts ir par to, lai dotu Putinam iespējas. Ukrainā viņam ir iespēja leģitimizēt savu karu Krievijas tautas acīs, kas varētu radīt pamatu mobilizācijai un Baltkrievijas iesaistei. Armēnija šķiet ir Putina redzeslokā, un visi priekšnoteikumi ir klāt iebrukumam, ko attaisno Krievijas jaunie likumi. Un rietumos draudi, ko Putins jau gadiem ilgi ir radījis, kļūst nepatīkami tuvi tam, lai pārvērstos realitātē. Tagad, kad Putinam ir izveidota juridiskā bāze, lai viņš varētu attaisnot uzbrukumu tādai valstī kā Bulgārija, kur pēc New Geopolitics Research Network 2021. gadā publicētajiem datiem visu gadu dzīvo līdz pat 30 000 krievu. Vai Baltijas valstīm, kuras 10 000 Krievijas pilsoņu sauc par mājām. Visas pazīmes liecina, ka Krievija gatavojas sākt jaunus karus, bet te ir lielais jautājums. Vai Krievija ir gatava tāda veida cīņai, kādu tā cenšas uzsākt? Tādā valstī kā Armēnija, jā, protams, savā 145 militāro valstu reitingā Global Firepower ierindo Armēnijas 101 vietā. Valsts aktīvais militārais personāls ir 65 000 cilvēku, un tai gandrīz nav gaisa, jūras un sauszemes spēku, īpaši salīdzinājumā ar Krieviju, kas nozīmē, ka Putins visticamāk spētu sasniegt to ātro uzvaru, kādu viņš domāja sasniegt Ukrainā, ja viņš uzbruktu Armēnijai. Bet pieņemsim, ka viņš pievērš uzmanību kādai NATO valstī, un kas ir būtiski, NATO reaģē uz Krievijas iebrukumu ar pilnīgu aizsardzību. Tas ir Putina sliktākais scenārijs, īpaši, ja viņš uzsāk iebrukumu, kamēr viņš joprojām aktīvi iebrūk Ukrainā. Mēs esam redzējuši, kādus zaudējumus Ukraina ir nodarījusi Krievijai. Valsts finanšu ministrija ziņo, ka līdz 18. maijam Krievija ir cietusi vairāk nekā 1,35 miljonus upuru, un šis skaits turpina pieaugt. Tie ir neprātīgi skaitļi, un neaizmirstiet, ka Ukraina labprāt palīdzēs saviem Eiropas partneriem izstrādāt stratēģijas, kā aizsargāties pret tāda veida karu, kādu vada Krievija. Kamēr Ukraina joprojām ir spēks, Vladimirs Putins būtu neprātīgs, ja iebruktu NATO sabiedrotā valstī. Lietas kļūst nedaudz sarežģītākas, ja Krievijai kaut kā izdodas gūt panākumus Ukrainā, kas nebūtu nav garantēts, un tad tā uzbrūk NATO valstī. Ja ASV piedalās šajā NATO atbildes reakcijā, tad Krievija ir skaitliskā un militārā mazākumā gandrīz visos aspektos, īpaši pēc gadiem ilgas kardarbības Ukrainā. Taču ASV iesaiste nav garantēta. Prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir norādījis, ka varētu mēģināt izvest ASV no NATO, un viņš varētu izmantot Krievijas iebrukumu kādā mazākā NATO dalībvalstī kā iegānstu, lai apgalvotu, ka ASV nevajadzētu iesaistīties. Ja Amerika nav iesaistīta, Eiropas NATO valstīm vajadzētu būt līdzvērtīgām Krievijai.
Taču teorija nav viss. Pieredzes trūkums cīņā ar tādu veidu karu, kādu vada Krievija, varētu radīt problēmas NATO Eiropas dalībvalstīm, īpaši sauszemes kaujās, norāda Newsweek. Eiropai vajadzētu būt skaidrām priekšrocībām gaisā, taču Krievijas flote ir tik milzīga, ka tā varētu pārspēt Eiropas kara kuģus, pat ja šie kuģi ir modernāki un labākā tehniskā stāvoklī. Un, protams, Krievijai ir kodolieroču iespēja. Saskaņā ar Arms Control Association datiem Krievijai ir 5580 kodolieroču, salīdzinot ar 515, ko kopā var piedāvāt Francija un apvienotā karaliste. Visticamāk, tas būtu daudz līdzsvarotāks konflikts nekā daudzi gaida, un ja Vladimirs Putins gūtu panākums NATO alianses šķelšanā, kā viņš to mēģina darīt jau gadiem, iebrukums kādā mazākā NATO sabiedrotajā varētu būt iespējams. Belfera centrs norāda, ka tuvāko gadu laikā mēs redzēsim, kā Krievija pastiprina savu hibrīdu karu, zastraudēšanas taktikas un dezinformācijas kampaņas. Tas, ko mēs šobrīd redzam Armēnijā, varētu būt priekšvēstnesis tam, kas notiks Bulgārijā vai Baltijas valstīs. Putins riskē, cerot, ka viņam izdosies radīt tik dziļu plaisu NATO, lai ASV tiktu izslēgtas no procesa, un tik sarežģītu situāciju, lai Eiropas NATO dalībvalstis tiktu pārsteigtas, nesagatavotas, iestrēgta birokrātijā, savstarpējos strīdos un sniegtu nepietiekamas atbildes. Tas, ko mēs zinām droši, ir tas, ka Krievija tikko ir radījusi pati savu iegānstu. Likums ir pieņemts un Putina paraksts ir neizbēgams. Jebkura Eiropas valsts, kurā ir ievērojams Krievu iedzīvotāju skaits, tagad ir apdraudēta. Jebkura dekrievizācijas kampaņa varētu kļūt par iemeslu. Pat viena Krievu pilsoņa arests, pat ja tas notiek pamatotu apsūdzību dēļ, var tikt izmantots kā iegānsts. Putīnu prātu tagad aptumšojas neprāts. Viņš tuvina Krieviju karam pret Eiropu vairāk nekā jebkad agrāk. Pat bez pilna mēroga iebrukuma jaunais Krievijas likumprojekts varētu tikt izmantots, lai attaisnotu citus agresijas aktus, piemēram, hibrīdkara taktiku un neliela mēroga operācijas, kas it kā paredzētas Krievijas pilsoņu aizsardzībai. Ir ielikti pamati jaunam karam. Krievija ir legalizējusi Putina teroru. Kamēr Krievija vērš skatienu uz nākotnes konfliktiem, tā joprojām ir daudz ar ko tikt galā Ukrainā. Pieaugošie zaudējumi un grūtības ar vervēšanu ir nostādījuši Krieviju neizdevīgā situācijā Ukrainas karā. Kaut kā Aleksandrs Lukašenko ir kļuvis vēl trakāks. Putina Baltkrievu marioneti jau ir runājusi par savu spēku mobilizāciju un gatavošanos karam, bet tagad spēlē iesaistītas arī kodolieroči. Lukašenko un Putins sadarbojas, lai NATO pagalmā ienestu kaut ko tumšu. Tā ir Krievija, tā ir Baltkrievija, tie ir kodolieroči. Kas gan varētu noiet greizi? Izrādās, ka daudz kas, bet vispirms apskatīsim mācības. 18. maijā Politico un daudzi citi mēdīji ziņoja, ka Krievija un Baltkrievija ir sākušas kopīgas mācības, lai praktizētu taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijas teritorijā. Šīs mācības šķita kā no zila gaisa, jo neviena no valstīm iepriekšējās nedēļās un mēnešos nebija ziņojis par gatavošanos kam tādām. Vienu dienu nekas nebija plānots. Nākamajā dienā Baltkrievija jau sadarbojās ar Krieviju, lai apmācītu savus karavīrus, kā palaist kodolieroci pret nenosauktu ienaidnieku. Šīs nav arī vienreizējas mācības. Saskaņā ar Baltkrievijas aizsardzības ministrijas teikto, mācības, kas sākās 18. maijā, ilgs vairākas nedēļas un visticamāk ar laiku kļūs plašākas. Oficiālā paziņojumā ministrija palika diezgan neskaidra par to, kas tieši tiks darīts, norādot, galvenā uzmanība šajā pasākumā tiks pievērsta gatavības pārbaudei veikt kaujas uzdevumus no nesagatavotām vietām visā Baltkrievijas teritorijā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta maskēšanās praktizēšanai, pārvietošanai lielos attālumos un aprēķinu veikšanai spēku un līdzekļu izmantošanai. Taču Baltkrievija ar šādu veidu vispārīgu paziņojumu nevienu neapmāna. Tā trenējas taktisko kodolieroču palaišanai. Un tas ir nopietnas satraukuma iemesls ne tikai tās kaimiņu valstī Ukrainai, bet arī vairākām valstīm, kas atrodas NATO aizsardzībā. Ziņu aģentūra Sky News ziņo par detaļām, norādot, ka tuvāko nedēļu laikā Baltkrievija uzsāks līdzīgus mācību manevrus vairākos valsts reģionos, un to galvenais mērķis ir trīskāršs. Pārbaudīt militāro spēku gatavību kodolieroču pārvietošanai, pārbaudīt to sagatavotību izmantošanai un, iespējams pats satraucošākais, pārbaudīt metodes, kā nodrošināt kodolieroču izvietošanas slepenību, ja Baltkrievija no mācībām izlemta pāriet uz pilna mēroga uzbrukumu. Šīs mācības acīm redzot dos gan Baltkrievijai, gan Krievijai labāku priekšstatu par to, cik labi taktiskie kodolieroči var tikt pārvietoti lielos attālumos Baltkrievijā, kā arī par to, cik daudz karavīru un kāda tehnika būs nepieciešama, lai šādas pārvietošanas būtu iespējamas. Baltkrievija jau ir norīkojusi daudz karavīru mācību pirmajai kārtai. Ziņu aģentūras Sky ziņo, ka piedalās 1500 karavīru un viņi izmantos apmēram 200 tehnikas vienību, tostarp lidmašīnas. Vienīgais glābiņš visā šajā situācijā ir tas, ka Krievija pašlaik pilnībā kontrolē kodolieroču krājumus, kas tiek uzkrāti Baltkrievijā. Taču pastāv risks, ka šāda veida mācības varētu ļaut Baltkrievijai darboties patstāvīgi, vismaz sagatavošanās posmos, lai nākotnē veiktu triecienu.
Ja mēs to jau nezinājām, tad tagad tas ir oficiāli. Lukašenko ir zaudējis prātu. Kādreiz Putina pakalpiņš, Baltkrievijas diktators, vismaz agrāk varēja apgalvot, ka rūpējas par savas tautas interesēm. Viņš būtu melojis, bet viņš to varēja apgalvot. Taču tagad Lukašenko būtībā ir nodevis varas grožus Putinam, ļaujot savai valstī kļūt par pilnīgu marionešu valsti, militārā ziņā, kā arī par platformu kodolieroču palaišanai. Bet kāpēc tieši tagad? Kas ir pamudinājis Krieviju un Baltkrieviju atsākt kodoldraudu žvadzināšanu tādā veidā, kādu mēs iepriekš nekad neesam redzējuši? Atbilde varētu slēpties kaut ko Ukraina izdarīja un kas Putinu ir pamatīgi nobiedējis. Šīs negaidītās kopīgās mācības šķiet tika organizētas pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad Ukraina veica līdz šim lielāko dronu uzbrukumu Maskavai un apkārtējiem reģioniem. Krievija apgalvoja, ka šajā uzbrukumā bija 3 civiliedzīvotāju upuri. Taču Ukrainai tas viss bija par tās gaisa spēka demonstrēšanu un pēc iespējas lielākas militārās infrastruktūras iznīcināšanu Maskavā un tās apkārtnē. Līdz streiku nedēļas nogales beigām Ukraina bija palaidusi apmēram 1300 dronu, vairāk kārt pārvarot Krievijas pretgaisa aizsardzību ap Maskavu. Starp bojātajiem objektiem ir rūpnīcas, kas ražo elektroniku un mikroshēmas, ko izmanto Krievijas raķetēs, Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca un naftas bāze Solženicyņogorskā. Ukraina uzbrukumu laikā palaida vairākus dronus. Tostarpā bija arī Firepoint ražotais FPFP-1 drons, kas jau ir labi zināms, kā arī RS-1 Bars, kas ir ar reaktīvo dzinēju aprīkots drons, paredzēts mērķu iznīcināšanai 100 km attālumā. The Guardian arī ziņo, ka Ukraina izmantoja dronu, kas iepriekš nebija atklāts sabiedrībai ar nosaukumu Bars SM Gladiator. Šīs drons simbolizē vienu lietu, kas Putinu biedē visvairāk – Ukraina kļūs spēcīgāka kara dziļo triecienu jomā. Kamēr Maskava dega, Putins un viņa līdzgaitnieki noteikti saprata, ka Krievijas teritorijā vairs nav patiesi drošu vietu. Ukraina ir kļuvusi pārāk spēcīga. Tās tālas darbības ieroči ne tikai spēj sasniegt Maskavu, bet arī pārvarēt blīvo pretgaisa aizsardzību, ko Krievija ir izvietojusi reģionā. Putin, tas nozīmē, ka Ukraina vairs nav valsts, kuru viņš var ierobežot. Kopīgās mācības Baltkrievijā sākās tūlīt pēc šīs triecienu sērijas. Putins, izmantojot Lukašenko, cenšas nosūtīt Ukrainai signālu, ka viņš ir gatavs eskalēt situāciju. Taču tas joprojām var būt draudz. Galu galā nav tā, ka Krievija tikai tagad sāktu draudēt ar kodolieročiem. Vāji slēpti draudi par kodoliznīcināšanu ir bijusi Krievijas iebrukuma Ukrainā iezīme, lai gan šie draudi vienmēr ir tikuši uztverti kā iebiedēšanas taktika, nevis patiesi nodomi. Šo skatījumu ir apstiprinājuši vairāk nekā 40 gadi cīņu, un neviena taktiskā kodolieroča nav tikusi izmantota. Tomēr mēs arī nevaram ignorēt faktu, ka Krievija šķiet gatavojas iespējai nākotnē izmantot kodolieročus. 2024. gada novembrī Kremlis paziņoja, ka Putins ir parakstījis jaunu dekrētu, kas mainīja Krievijas oficiālo politiku attiecībā uz kodolieroču izmantošanu. Ar šo dekrētu tika veiktas vairākas izmaiņas, no kurām svarīgākā bija tā, ka Krievija varētu pieņemt pirmās izmantošanas politiku, ja tā uzskatītu, ka parasto ieroču izmantošana apdraud Krievijas suverenitāti vai teritoriālo integritāti. Krievija varētu izmantot jebkuru Ukrainas līdz šim veikto uzbrukumu Krievijas teritorijā, lai attaisnotu kodoltriecienu saskaņā ar šo pielāgoto kodolpolitiku. Vai uzbrukums Maskavai varēja būt pietiekami liels, lai Krievija apsvērtu pirmās izmantošanas politikas īstenošanu? Cerams, ka nē. Ir ļoti iespējams, ka kopīgās mācības Baltkrievijā ir domātas kā vēl viens draudu solis, reaģējot uz Ukrainas uzbrukumiem Maskavai, lai gan šie draudi tiek izteikti tuvāk Ukrainas teritorijai nekā jebkad agrāk. Vai arī tas varētu būt kas daudz vairāk? Ir daudz lietu, kas padara šīs jaunākās mācības satraucošākas nekā parastie kodoldraudi, ko Putins mēdz izteikt. Tiek radīti bīstami precedenti. Marionešu prezidents nodod vēl lielāku kontroli savam saimniekam. Un realitāte ir tāda, ka tas viss ir veidojies ilgu laiku, un tas varētu nozīmēt katastrofu ne tikai Ukrainai, bet arī NATO. Šie faktori maina visu. Starp citu, šī ir militārā pārraide. Mēs sniedzam jums pilnu ainu, ne tikai virsrakstus. Spiediet abonēt, lai vienmēr būtu soli priekšā citiem. Apskatīsim tuvāk Baltkrieviju un tās lomu visā šajā. Šie kopīgie manevri piesaista uzmanību ne tikai tāpēc, ka to sākšana bija pārsteigums, bet arī tāpēc, ka tie būs ievērojami ilgāk nekā parasti. Tas, kam nevajadzētu būt pārsteigumam, ir tas, ka Baltkrievija ļauj šiem manevriem notikt. Putins ir pavēlējis Lukašenko lēkt, un viņa uzticīgais pakalpiņš jautā tikai, cik augstu. Realitāte ir tāda, ka Krievija jau kādu laiku gatavojas kam tādam. Mēs to redzējām, kad Putins 2025. gada beigās pārvietoja dažas Krievijas Oresņika hiperskaņas raķetes uz Baltkrieviju. Krievija nav kautrējusies par šo izvietošanu. Krievijas aizsardzības ministrijas 30. decembrī publicētajos kadros bija redzamas Oresņika mobilās raķešu sistēmas, kas tika izvietotas Baltkrievijas mežos, un tas pats par sevi bija drauds Ukrainai un NATO. Vēstījums bija skaidrs. Krievija pārvieto kodolspējīgas raķetes, par kurām Ukraina apgalvo, ka tās var sasniegt ātrumu līdz pat 11 mahiem.
Šī rīcība bija tikai viena no daudzajām, kas parāda, kā Baltkrievija ir ļāvusi Krievijai izmantot savu teritoriju uzbrukumiem pret Ukrainu. Atlantijas padome norāda, ka Baltkrievija kalpoja kā pulcēšanās vieta desmitiem tūkstošu Krievijas karavīru sākotnējai iebrukšanai Ukrainā. Papildus kodolieroču jautājumiem Baltkrievija ir tikusi apsūdzēta arī par to, ka tā izvieto aprīkojumu, kas ļauj Krievijas tālu darbības rādījusa droniem trāpīt savos mērķos. Turklāt tiek uzskatīts, ka Krievija ir izveidojusi munīcijas noliktavas Lukašenko teritorijā, kas ir vēl viena sagatavošanās pazīme, kas liecina, ka Krievija plāno izmantot Baltkrieviju kādam nolūkam, vai nu vēl vienam sauszemes iebrukumam, vai arī daudz ļaunākam uzbrukumam nākotnē. Jau vairāk nekā 4 gadus Baltkrievija ir viens no svarīgākajiem Putina iebrukuma Ukrainā atbalstītājiem. Kodolie lumi, kas atrodas tās teritorijā, vēl vairāk pastiprina šo atbalstu, un tos var uzskatīt tikai par sava veida atlīdzību, ko Lukašenko saņēmis par to, ka ir tik labs pakalpiņš. Krievijas kodoldraudi, kas tiek īstenoti caur Baltkrieviju, tika gatavoti daudz ilgāk nekā to liecina šie nesenie mācību manevri. Jau 2023. gada maijā Krievija parakstīja vienošanos ar Baltkrieviju, kas oficiāli nostiprināja taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijas teritorijā. Krievija apgalvoja, ka šāds solis spērts pieaugošās spriedzes ar rietumiem dēļ, un tas sekoja paziņojumam par to, ka vienošanās tiks oficiāli nostiprināta, ko Putins izteica tā paša gada martā. Nepagāja ilgs laiks, līdz kodolieroči sāka ierasties Baltkrievijā. Pirmā piegāde notika 2023. gada jūnijā, kā apstiprināja Lukašenko. Aiz sajūsmas par iespēju izvietot kodolieročus, Lukašenko esot lielījies, ka Baltkrievija saņemot kaujas galviņas, kas ir 3 reizes jaudīgākas nekā tās, kuras ASV nometa uz Nagasaki un Hirosimas 1945. gadā, salīdzinoši nelielas 21. gadsimta kodolspēka mērogā, taču vairāk nekā pietiekams, lai izraisītu postījumus Ukrainā vai NATO teritorijā. Tas bija viss galvenais mērķis. Vismaz 2023. gadā Krievija caur Baltkrieviju sūtīja vēstījumu. Lukašenko ļāva savu valsti izmantot kā placdarmu. Sākotnēji tas nozīmēja, ka Baltkrievija kalpoja kā ceļš, pa kuru Krievija varēja sūtīt karaspēku, kas bija paredzēts kā zibens uzbrukums Ukrainai. Taču, kad Ukraina nesabruka, kā Putins bija gaidījis, Baltkrievija atkāpās no tiešas Krievijas karavīru caurplūdes uz Ukrainu, visticamāk baidoties no Ukrainas atbildes triecieniem. Tieši šīs pašas bailes visticamāk arī noveda Lukašenko līdz galējībai, līdz brīdim, kad viņš tagad ļauj Krievijai izmantot savu valsti kā kodolieroču starpnieku. Tagad notiek kopīgas kodolieroču mācības. Lukašenko sūta vēstījumu. Ja jūs ar mums ķēpāsieties, onkulis Putins varētu ļaut mums izmantot kodolieročus. Un tieši tur viss šis varētu aiziet ļoti nepareizā virzienā. Cik satraucoši līdz šim arī nebūtu bijuši Krievijas kodoldraudi, tiem vienmēr ir bijusi zināma zemteksta pieskaņa. Pieņēmums, ka Putins nekad nav bijis īsti nopietns, jo viņš saprata, ka Krievijas kodolieroču palaišana izraisītu postošu atbildi no NATO un tās kodolspējīgajiem dalībniekiem. Tagad tiek radīts precedents. Bīstami Krievijas kodolieroči tiek nodoti marionešu valstī, kas varētu rīkoties Putina vārdā vai pat patstāvīgi, vienlaikus dodot Krievijai zināmu iespēju ticami noliegt, ka tā bija iesaistīta triecienā no Baltkrievijas. Mēs viņus vienkārši apgādājām ar kodolieročiem, varētu apgalvot Putins un viņa līdzgaitnieki. Mums nebija ne jausmas, ka Lukašenko būtu tik traks, lai tos izmantotu. Baltkrievijas prezidents tiek izmantots kā muļķis, jo Kremlis manipulē ar viņu, piespiežot atdot vēl vairāk savas varas Putinam. Bet pirms mēs pie tā nonākam, apskatīsim precedenta jautājumu. Tā nav unikāla situācija, ka kodolieroči tiek izvietoti citā valstī. Tas neatiecas tikai uz Krieviju un Baltkrieviju. ASV dara to pašu tikai ar valstīm, kurām ir daudz stabilākas vadības struktūras nekā Baltkrievijai. Saskaņā ar starptautisko kampaņu par kodolieroču aizliekšanu, ICAN, ASV ir izvietojusi kodolieročus 5 citās valstīs, tostarp Itālijā, Beļģijā, Vācijā, Turcijā un Nīderlandē. Putinam nekad nav paslīdējis garām fakts, ka visas šīs valstis atrodas Krievijas trieciena attālumā. ASV apgalvo, ka tā ir pilnīga operatīvā kontrole pār šiem ieročiem, kas nozīmē, ka tie netiks palaisti, ja vien ASV to neatļaus. Taču tas nozīmē, ka jau iepriekš pastāvēja zināms precedents tam, ko Krievija un Baltkrievija dara šobrīd. Putins un Lukašenko var to izmantot. Ja ASV to dara, kāpēc Krievija nevar? Atšķirība, kā norāda Ukraina, ir tāda, ka ASV neizvieto savas kodolbumbas valstīs, kuras pārvalda traki autoritāri līderi. Krievija to dara. Ukrainas ārlietu ministrija saka, pārvēršot Baltkrieviju par kodolieroču izvietošanas vietu pie NATO robežām, Kremlis faktiski leģitimizē kodolieroču izplatīšanu visā pasaulē un rada bīstamu precedentu citiem autoritāriem režīmiem. Šādām darbībām ir jāsaņem nepārprotama un stingra nosodījuma reakcija no visām valstīm, kas ievēro kodolieroču neizplatīšanas režīmu. Ministrija ir aicinājusi noteikt papildus sankcijas gan Krievijai, gan Baltkrievijai, kā arī būtiski palielināt atbalstu Ukrainai pēc kopīgo kodolieroču mācību paziņojuma. Ukraina norāda, ka ir pārkāpta sarkanā līnija un ir nepieciešama atbilde, lai nodrošinātu, ka Krievija saprot, neatkarīgi no tā, ko tā plāno darīt, izmantojot Baltkrieviju, tā saņems atbilstošu reakciju.
Tagad jautājums ir, kā NATO uz to visu reaģēs. Atbildē vajadzētu būt sniegt to, ko Ukraina pieprasa. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, ir tikpat liels drauds NATO, cik tas ir Ukrainai. Ziņu aģentūra Sky norāda, ka Krievijas un Baltkrievijas kopīgo mācību apmērs un mērogs pēdējos gados ir pieaudzis. Krievija jau kādu laiku modernizē infrastruktūru un nosūta munīciju uz bāzēm Ozepēviču reģionā Baltkrievijā. Tas viss šķita loģiski pirms gada vai diviem. Lielākā daļa Baltkrievijas militāro mācību notika valsts centrā, kur arī atradās šī bāze. Taču tagad kaut kas ir mainījies. Militārās mācības Baltkrievijā tagad biežāk notiek valsts ziemeļrietumos, kas ir daudz tuvāk divu NATO valstu robežām, un tas noteikti nevar būt ērti kolektīvās aizsardzības aliansei. Šīs divas valstis ir Polija un Lietuva. Un viņi ar milzīgu aizdomīgumu vēros, ko Krievija un Baltkrievija dara savu kopīgo kodolmācību laikā. Pastiprināta NATO uzraudzība jau tiek īstenota šo divu valstu, kā arī Latvijas robežās, un Lietuva ir paaugstinājusi daļas savu spēku gatavību. Ir skaidrs, ka NATO ir noraizējusies. Gan NATO, gan Eiropas Savienības amatpersonas jau ir asi kritizējušas Putinu par viņa lēmumu izvietot kodolieročus Baltkrievijā. Šī nosodījuma vilnis jau bija sācies 2023. gadā, kad Eiropas Savienības galvenais diplomāts Joseps Borels nosauca Krievijas rīcību par bezatbildīgu eskalāciju un draudu Eiropas drošībai. Līdzīgas bažas ir izteiktas arī kopīgo mācību laikā, taču Baltkrievija tās noraida. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau ir norādījis uz notiekošo Baltkrievijā kā uz lielu draudu. Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs atbildēja apgalvojot, ka šādi izteikumi ir tikai mēģinājumi sāsināt spriedzi. Jā, protams, jo Krievijas un Baltkrievijas taktisko kodolieroču mācības, kas apdraud Ukrainu un NATO, ir deeskalācijas taktika. Tas viss atkal noved mūs pie cilvēka, kurš ir visa centrā, nevis Putina, bet gan viņa pakalpiņa Lukašenko. Saskaņā ar Sky News teikto, Lukašenko pilnībā atbalsta kodolieroču mācības, kas šobrīd notiek viņa teritorijā. Izdevums ziņo, ka jūnijā ir plānotas vēl vairāk mācību, un šķiet ticams, ka šīs mācības tiks paplašinātas, iekļaujot vairāk lidaparātu un imitētus palaišanas mēģinājumus. Baltkrievija turpina apgalvot, ka visas šīs mācības ir aizsardzības rakstura, taču ir grūti šādus apgalvojumus uztvert nopietni. Baltkrievijai neuzbruk, un Baltkrievija Ukrainas karā ir agresoru pusē. Ko Lukašenko ar to domā, ir tas, ka Putins viņam ir pateicis, ka tas viss ir nepieciešams, un tieši tas padara Baltkrievijas diktatoru tik bīstamu. Jebkāda mugurkaula šķietamība, kas viņam varēja būt, ir pazudusi, un viss, kas palicis, ir neprātīga vēlme noturēties pie varas, kas arvien vairāk slīd Putina rokās. Ir daži, kas uzskata, ka Lukašenko darīs visu iespējamo, lai izvairītos no kara. Politiskā stratēģe Tara Zaharodnija saka RBC Ukraina, ka Lukašenko ir bandīts un diktators, bet ne muļķis, jo viņš pilnībā saprot, ka jebkāda kara, kodolkara vai cita sākšana ar Ukrainu sagrautu viņa valsts ekonomiku un vājinātu viņa varas tvērienu. Zaharodnija norāda, ka tas, ko mēs šobrīd redzam no Lukašenko puses, ir kara sagatavošanās imitācija. Tā varētu būt. Taču Krievijas ietekmes pieaugums Baltkrievijā ir reāls. Pamazām Putins ir panācis, ka Lukašenko dara visu, ko viņš prasa. Mēs to redzējām Ukrainas sākotnējās iebrukuma laikā. Mēs to redzējām atkal, kad Krievija pasniedza savu kodoldarījumu kā izdevīgu Baltkrievijai, lai gan patiesībā tas padarīja Baltkrieviju par mērķi, vienlaikus ļaujot Krievijai demonstrēt lielāku varu. Un mēs to redzam vēlreiz kopīgajās kodola apmācībās. Šīs mācības nenotiek tāpēc, ka Lukašenko tās vēlētos. Putins ir nikns par to, ko Ukraina panāca Maskavā, un viņš izmanto Baltkrieviju, lai nosūtītu vēstījumu. Tāpēc Lukašenko šobrīd ir tik bīstams Ukrainai. Viņa vara, vismaz attiecībā uz ģeopolitiku vai kariem, faktiski neeksistē. Putins pieņem lēmumus. Lukašenko vienkārši dara to, ko viņam liek. Un trakākais visā šajā ir tas, ka Lukašenko zina, ka pašlaik notiekošās kopīgās mācības ir paredzētas tam, lai nodrošinātu, ka Baltkrievija būs piemērots placdarms kodolieroču palaišanai, ja un kad Putins nolems, ka tas ir nepieciešams. Bet viņš tik un tā ļauj mācībām notikt. Vēl viena daļa Baltkrievijas ir nodota Putinam, un viss, ko Lukašenko var darīt, ir izlikties, ka tā ir viņa paša ideja. Gadiem ilgi Krievija ir izmantojusi Kaļiņingradas anklāvu, lai pastāvīgi draudētu Baltijas reģionam un NATO austrumu flangam. Bet tagad ir izteikts brīdinājums. Ja spēlēsieties, jūs zaudēsiet Kaļiņingradu. Svarīga Baltijas amatpersona tikko ir paziņojusi Krievijai, ka NATO ir viss nepieciešamais, lai pilnībā nopostītu visu Kaļiņingradas cietoksni. Putina vara sāk atslābt. Ja viņš ies pārāk tālu, Kaļiņingrada atkal kļūs par Eiropas Kēnigsbergu. Tieši Lietuvas ārlietu ministrs Giedrijs Buzdijs izteica šo drosmīgu apgalvojumu. 18. māja intervijā viņš atzina, ka Putins ir darījis visu iespējamo, lai pārvērstu Kaļiņingradu par mazu cietoksni.
Uz anklāvu ir nosūtītas pretgaisa aizsardzības sistēmas, visticamāk gatavojoties tāda veida gaisa uzbrukumam, kādu NATO varētu vērst pret to. Kaļiņingradā ir raķešu palaišanas iekārtas un daudz kas cits, ko Putins cenšas izmantot, lai draudētu NATO austrumu flangam, taču nekas no tā nav svarīgi. Budrim svarīgākais NATO uzdevums ir parādīt Putinam, ka alianse var iznīcināt Kaļiņingradu jebkurā brīdī, kad vien tā to vēlas. Tad pienāca ziņa. NATO ir spējīga, ja nepieciešams, pilnībā iznīcināt Krievijas pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes tur. Šis nav lielīšanās. Šim apgalvojumam nav pievienota augstprātība, kā to atklāja arī Budris, norādot, ka NATO ir daudz nopietnāk jāizturas pret draudiem, ko Krievija rada austrumu flangā. Šeit mēs redzam tiešu faktu izklāstu no cilvēka, kurš zina, ka Krievijai ir pārāk daudz ko iegūt, ļaujot NATO ticēt, ka Kaļiņingrada ir neieņemama. Vismaz tas ir fakts Budra acīs, jo viņš būtībā ir piedraudējis Putinam ar iespēju, ka Kaļiņingrada var atkal kļūt par Kēnigsbergu. Bet vai NATO tiešām spēj nolīdzināt Krievijas eksklāva cietoksni līdz ar zemi? Vienkārši atbilde ir jā, un tūlīt paskaidrosim, kāpēc. Pirmkārt, Krievija nav apmierināta ar Budri un viņa bravūru. Tikai dažas stundas pēc tam, kad Lietuvas ārlietu ministrs izteica savus komentārus, Putins nosūtīja savu iecienītāko runas vīru Dmitriju Peskovu, lai sniegtu atbildi. Kā ierasts Krievijai, tas bija paziņojums, kas caurstrāvots ar liekulību un savādu pašapmierinātību, kas cenšas noslēpt faktu, ka Krievija par šiem apgalvojumiem ir daudz noraizējusies, nekā to atklāja. Šis paziņojums robežojas ar neprātu. Es nedomāju, ka to vajadzētu uztvert nopietni. Drīzāk tas parāda politiķu atklātību tur, sacīja Peskovs, piebilstot, tik atklāti politiķi diez vai spēja pieņemt pārdomātus vai izsmalcinātus lēmumus. Tas ir labi. To saka valsts pārstāvis, kur uzskata, ka izsmalcinātas darbības nozīmē mest gaļu dzirnavās Ukrainā. Un runājot par politiķu atklātību, Peskovs nav svešinieks, kad runa ir par brīdinājumiem par eskalāciju ar rietumiem ikreiz, kad tiek izrādīts kaut mazākais atbalsts Ukrainai. Atgriezīsimies pie Budrijas un viņa komentāriem. Lietuvas ārlietu ministrs saka, ka Kaļiņingrada ir problēma, bet NATO var to aktualizēt. Viņam ir taisnība abos gadījumos. Krievija patiešām ir pārvērtusi Kaļiņingradu par cietoksni. Un šis darbs tika uzsākts vēl pirms Putins sāka savu iebrukumu Ukrainā. CNA, kas ir bezpēļņas organizācija, kas sniedz nacionālās drošības analīzi, norāda, ka Kaļiņingradas militārais spēks bija salīdzinoši vājš no 90. gadiem līdz pat 2016. gadam. Tad kaut kas mainījās. Pēc Krievijas sākotnējās agresijas kampaņas pret Ukrainu, Krievija sāka pastiprināt šo eksklāvu. Šī pastiprināšana sāsinājās 2021. gadā, kad Krievija nosūtīja 11. armijas korpusu uz Kaļiņingradu, nodrošinot eksklāvam karaspēka klātbūtni līdz pat 18,000 karavīru, kā arī raķetes, karakuģus un citus ieročus, piemēram tankus, artilēriju un mobilās raķešu palaišanas iekārtas. Oblastī atrodas arī iznīcinātāji, galvenokārt Krievijas Su-30, Su-27 un Su-24 lidmašīnas, kā arī Baltijas flote, kurā ir 52 Krievijas virsmas kuģi, regulāri izvieto kuģus šajā eksklāvā. Vladimirs Putins acīm redzami bija iecerējis eskalāciju Ukrainā, kā mēs vēlāk uzzinājām, kad viņš 2022. gada februārī uzsāka pilna mēroga Krievijas iebrukumu. Viss, ko viņš pirms tam nosūtīja uz eksklāvu, bija paredzēts tās stiprināšanai, lai Kaļiņingrada varētu būt drauds NATO austrumu flangam gan pirms, gan pēc iebrukuma. Ideja bija ātri ieņemt Ukrainu, pārvēršot to par Krievijas teritoriju, kas kopā ar marionešu valsti Baltkrieviju un pašu Kaļiņingradu radītu nopietnas problēmas NATO. Šis plāns neizdevās, jo Krievija būtiski nenovērtēja Ukrainu. Taču Kaļiņingrada joprojām stāv kā maza cietoksnis. Tikai Lietuvas ārlietu ministrs saka, ka NATO to varētu pilnībā nopostīt, un viņš nav vienīgais, kas tā domā. Līdzīgs komentārs ir izskanējis arī agrāk, tikai daudz ekspresīvākā veidā. Jau 2025. gada oktobrī bijušais ASV armijas komandieris Eiropā Bens Hodges noniecināja aizsardzību, ko Krievija ir izveidojusi Kaļiņingradā. Ja Krievija uzbruktu Polijai tāpat kā viņa uzbruka Ukrainai, viņi tiktu iznīcināti ar NATO gaisa spēkiem, kā arī ar NATO sauszemes spēkiem, apgalvoja Hodges, piebilstot, ka Kaļiņingrada tiktu iznīcināta jau pirmajās jebkāda konflikta starp Krieviju un NATO stundās. Un ne tikai anklāvam būtu jāuztraucas. Ja NATO rīkotos nopietni, Krievija īsā laikā zaudētu arī Krimu, kopā ar tās galveno ostu Sevastopoli, brīdināja Hodges. Šeit ir viena atruna, bet mēs pie tā vēl nonāksim, tāpēc palieciet kopā ar mums. Tikai dažus mēnešus pirms Hodges izteikumiem vēl viens ASV amatpersona, ASV spēku komandieris Eiropā, ģenerālis Kristofers Donaju, izteicās līdzīgi. Viņš apgalvoja, ka NATO stratēģija, kā rīkoties ar Krieviju austrumu frontē, ja sāktos karš, ietver ātru Kaļiņingradas iznīcināšanu.
Donadžu piebilda, ka jau tiek izstrādātas standartizētas sistēmas, lai papildinātu reģionālās aizsardzības plānus, kas pastāv jau ilgu laiku, un norādīja, ka kontrole pār gaisa un jūras telpu virs un ap anklāvu būs galvenais tās sagrāvēji. Turklāt Donadžu daudz vairāk neko nepateica. Viņš negrasījās atklāt NATO plānus. Tomēr mēs nevaram neuzdot jautājumu, kāds būtu NATO plāns, ja tā izlēmtu, ka nepieciešams pārvērst Kaļiņingradu atpakaļ par Kēnigsbergu. Mums ir 3 amatpersonas, kas gandrīz gada laikā apgalvo, ka Krievija nespēja neko darīt, lai apturētu NATO anklāvā. Bet ja tā ir, ko tad NATO plāno darīt? Šīs amatpersonas varbūt klusē, bet mums ir dažas idejas par to, kā varētu izskatīties Kaļiņingradas pacelšana. Pirms mēs pie tā nonākam, īsts atgādinājums, ka jūs skatāties militāro raidījumu. Ja jums patīk mūsu kanāls, neaizmirstiet abonēt, lai nepalaistu garām nevienu no mūsu video. Tātad plāns pacelt. Lūk, kā tas darbotos. Vispirms, jūras blokāde noteikti būtu dienas kārtībā, īpaši, ja NATO nolēmtu nevis vienkārši noslaucīt Kaļiņingradu no zemes virsmas ar gaisa spēku. Šī blokāde nāktu par labu NATO, ja runājam par tīru jūras spēku. Krievijas Baltijas flote nav pietiekami spēcīga, lai izlaustos cauri, un tās Melnās jūras flote ir iesprostota jūrā, kas tai devusi nosaukumu, jo Turcija neļauj kara kuģiem šķērsot šaurumus, kas ved uz Melnās jūras reģionu. Un pat bez šī faktora NATO vienkārši ir jaudīgāki un modernāki kuģi nekā Krievijai. NATO arī vienkārši ir vairāk kuģu kopumā. Tās jūras flotē ir 2818 kuģu, salīdzinājumā ar Krievijas 747 kuģiem pēc statistikas datiem. Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik daudz no šiem kuģiem faktiski var tikt izvietoti Baltijas reģionā blokādei. Tomēr tā kā lielākā daļa NATO valstu atrodas Eiropā, nevajadzētu būt pārāk lielām grūtībām savākt pietiekamu skaitu kuģu, īpaši, ja NATO ir tikpat pilnībā apņēmusies karot ar Krieviju, kā to liecinātu uzbrukums Kaļiņingradai. Asimetriskā karadarbība gan būtu izaicinājums. Krievija ir daudz iemācījusies par dronu izmantošanu mērķu uzbrukumos savas iebrukuma laikā Ukrainā. Tomēr arī Ukraina būtu faktors Kaļiņingradas ieņemšanā. Ja NATO cīnās pret Krieviju, Ukraina negrasās atkāpties malā. Visticamāk tā nosūtīs drona ekspertus, līdzīgi kā tas ir darīts Persijas līča reģionā, lai palīdzētu NATO jūras spēkiem izvietot pārtvērējus Krievijas šahed drona apkarošanai. Ukraina nodrošinātu arī piekļuvi saviem jūras droniem, piemēram, Sea Baby, kas jau ir pierādījuši, cik efektīvi tie spēj iznīcināt Krievijas kuģus. Trešdaļa Melnās jūras flotes, ko iznīcinājuši Ukrainas droni un raķetes, ir tam pierādījums. Blokādes mērķis ir vienkāršs – neļaut Krievijai pa Baltijas jūru nogādāt karaspēku, tehniku, apgādi un jebko citu uz Kaļiņingradu. Tas nozīmētu, ka Krievijai vienīgā iespēja pastiprināt Kaļiņingradas apgabalu, izņemot jau esošo, būtu caur Suvalku koridoru. Taču tas viss ir sagatavošanās darbs. Pats uzbrukums būs ātrs un tiks īstenots kā daļa no daudzdimensionāla plāna. Tas ir izsmalcināts veids, kā pateikt, ka NATO izmantotu visu iespējamo, ieskaitot pat virtuves izlietni, lai pēc iespējas ātrāk ieņemtu šo anklāvu. Atkal sāktos skaitļu spēle. Tomēr Eiropas NATO atbalsta ASV, Krievija skaitļu ziņā visās jomās paliek 2. vietā. NATO ir vairāk karavīru, lidmašīnu, kuģu, artilērijas, raķešu un bruņu tehnikas. Ne visi būs nepieciešami vismaz bombardēšanā, kas paralizē Kaļiņingradu, taču uzbrukums būtu nežēlīgs un straujš. NATO izvietotu hakerus, lai traucētu Krievijas radarus un vadības sistēmas. Elektroniskās karadarbības sistēmas, ko visticamāk nodrošinātu Ukraina, tiktu izmantotas, lai pēc iespējas vairāk Krievijas dronu novirzītu no kursa, bet pārējo paveiktu uz kuģiem izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Jebkuri droni, ko Krievija sūtītu no Krīmas vai kontinentālās daļas, būtu jāpārvar arī Ukraina, Baltijas valstis un Polija, lai sasniegtu Kaļiņingradu, tāpēc šo valstu pretgaisa aizsardzība arī vājinātu Krievijas pretuzbrukumu. Bumbu vēdēji, iznīcinātāji, zemūdenes un kara kuģi varētu izšaut vienu raķešu un bumbu zāvu pēc otras pret anklāvu, līdzīgi kā redzējām ASV rīcību operācijā Episkais niknums pret Irānu. Mērķis būtu sist tik spēcīgi un ātri, lai Krievija gandrīz nespētu reaģēt. Tātad šie triecieni visticamāk notiktu laikā, kad NATO veido blokādi, nevis pirms tam. Blokāde tad paliktu spēkā tik ilgi, cik nepieciešams, atņemot Kēnigsbergai visu, kas tai būtu vajadzīgs, lai vispār būtu iespēja uzsākt savu uzbrukumu. Un Krievijai ir vēl viena problēma. Kēnigsberga aizņem tikai nedaudz vairāk nekā 15,000 kvadrātkilometru. Tā nav liela teritorija, lai izturētu milzīgu NATO gaisa un jūras kampaņu. Tāpat tā nav liela teritorija, ko sauszemes spēkiem būtu jāatņem Krievijai. Tāpēc, kad Budris un citi amatpersonas saka, ka NATO varētu ieņemt Kēnigsbergu, viņi nemelo. NATO ir viss nepieciešamais, lai noslaucītu Krievijas anklāvu no kartes un atgūtu to Eiropai. Bet jūs varat atcerēties, ka mēs pieminējām noteiktu atrunu, kas ir spēkā un noteikti ietekmētu iespējamo plānu, kur mēs tikko izklāstījām. Šī atruna ir Amerikas Savienotās valstis. Un Budris paskaidro, kāpēc, norādot.
Daudzi mūsu plāni joprojām balstās uz pieņēmumu, ka Amerika nodrošinās būtiskas militārās spējas, piemēram, satelīta izlūkošanu. Tomēr, ja mēs vēlamies aizstāvēt Eiropu patstāvīgi, mums viss ir jāpārdomā no jauna, ieskaitot kodolatbaidi. Lietuvas ārlietu ministram ir taisnība. Liela daļa no to spēju, ko NATO varētu izmantot pret Kaļiņingradu, ir atkarīga no ASV, gan tehnoloģiju jomā, gan izlūkošanas informācijas apmaiņā. Turklāt ASV spēlē galveno lomu, nodrošinot NATO nepieciešamo kodolatbaidi, kas ļauj veikt konvencionālu kampaņu pret Kaļiņingradu. Atkal Budris uzsver šo faktu, piebilstot, tādu kodolvalsti kā Krievija nevar atturēt bez mūsu pašu kodolsvara. Kamēr ASV kodolgarantija paliek spēkā, mēs, eiropieši, varam koncentrēties uz konvencionālo frontes līniju. Skaitļi noteikti viņam piekrīt. Ieroču kontrolas asociācija norāda, ka Francijai un Lielbritānijai, kas ir vienīgās divas NATO dalībvalstis bez ASV ar kodolieročiem, kopā ir tikai 10. daļa no tā, kas ir Krievijai. ASV iesaistīšanās spēlē nodrošina līdzsvaru kodolieroču frontē, kas nozīmē, ka NATO var riskēt ar konvencionālu uzbrukumu Kaļiņingradai, jo jebkurš Krievijas kodoluzbrukums var tikt atbildēts ar tādu pašu spēku. Bet, ja no šīs vienādojuma izņem ASV, tad viss mainās. Eiropas NATO joprojām būtu pietiekami daudz ugunsspēka, lai ieņemtu Krievijas cietoksni. Tomēr tas notiktu saskroties ar risku, ka Krievija varētu atbildēt nevis ar parastajiem ieročiem, bet gan ar kodolarsenālu, kas ievērojami pārsniedz visu, kas ir Eiropai. ASV līdzsvars ir lielākais ierobežojums Kaļiņingradas plānam, un šis līdzsvars var nebūt tik uzticams kā agrāk. 19. maijā Defense News ziņoja, ka ASV Donalda Trumpa administrācijas vadībā plāno paziņot saviem NATO sabiedrotajiem, ka Amerika plāno samazināt savu militāro spēju klāstu Eiropā. Šis apgalvojums nāk no 3 anonīmiem avotiem, tāpēc uz to varbūt jāraugās ar zināmu skepsi. Taču Amerikas plāna būtība šķiet ir samazināt to spēku kontingentu, ko tā nodrošina tā dēvētajam NATO spēku modelim. Šīs modelis būtībā ir spēku rezerve, kuru var ātri aktivizēt konflikta gadījumā. ASV iespējams gatavojās izņemt karavīrus un aprīkojumu no šīs rezerves, un šīs baumas ir ticamas, jo Trumps iepriekš ir apgalvojis, ka sagaida, lai Eiropas NATO dalībvalstis uzņemtos galveno atbildību par kontinenta aizsardzību. Vai šī izvešana patiešām notiks un cik ātri tā notiktu, ja ASV to īstenos, gandrīz nav būtiski. Galvenais punkts šeit, un to uzsver arī Budris, ir tas, ka ASV ir būtiskas plānam iznīcināt Kaļiņingradu. Trumpa laikā attiecības starp NATO un ASV bieži bija saspringtas. Tas neuzlabojās arī tad, kad neviena NATO valsts nesniedz atbalstu vai palīdzību ASV operācijas episkās dusmas laikā. Trumpa administrācija par to nebija apmierināta, neskatoties uz to, ka pārējiem NATO dalībniekiem nebija pienākumu iesaistīties karā Persijas līcī. Trumps arī ir apgalvojis, ka ASV izstāšanās no NATO vairs nav apspriežama, kas šķiet nozīmē, ka viņš jau ir pieņēmis lēmumu par ASV aiziešanu. Protams, tas nav tik vienkārši. ASV 2024. gadā pieņemtais likums liedz jebkuram ASV prezidentam dot rīkojumu par ASV izstāšanos no NATO, ja vien nav 2/3 senāta vairākuma atbalsta izstāšanai, vai arī kongresa pieņemta likuma, kas to atļauj. Taču, ja Trumpa administrācija saskaras ar šķēršļiem pilnīgai izstāšanai, The Guardian norāda, ka tā vienmēr varētu izvest ASV karavīrus un komandierus no Eiropas. Taču liela daļa no tā ir spekulācijas, bet tas parāda, kāpēc Budris uzsver ASV nozīmi kopējā plānā attiecībā uz Kaļiņingradu. Pieņemsim, ka ASV un NATO sadarbojas, un Kaļiņingradas iznīcināšana varētu tikt pabeigta. Nākamais jautājums ir, vai šāds plāns vispār būs nepieciešams? Budris šķiet tā uzskata, viņš saka, ideja, ka konflikts ar Maskavu skārtu tikai Krievijas tiešos kaimiņus, ir bīstams maldīgs priekšstats. Tā ir daļa no Krievijas propagandas. Citiem vārdiem sakot, Eiropa un NATO nevar pieņemt, ka jebkurš konflikts būs ierobežots tikai ar Baltijas reģionu. Kaļiņingrada būtu problēma visam austrumu frontam, un ja ar to netiks galā ātri, Putins varētu to izmantot, lai mēģinātu ieņemt Baltijas valstis un izveidot spēcīgu Krievijas aizsardzību, kas aptver visu austrumu daļu. Tas, kas šķiet gandrīz kā militāra priekšposteņi, var ātri kļūt par daudz vairāk nekā tikai neērtu kaimiņu, ja NATO nerīkosies ātri. Suvalku koridors ir īpaša problēma. Stiepjoties starp Lietuvu un Poliju, šī šaurā teritorijas josla savieno Kaļiņingradu un Baltkrieviju. Galvenās bažas šeit ir par to, ka Krievija kādu dienu varētu uzsākt divvirzienu uzbrukumu no šiem reģioniem, lai ieņemtu šo koridoru un pēc tam paplašinātos gan Polijā, gan Lietuvā. Kaļiņingrada pati par sevi varbūt nav liels drauds, pat ar savu militāro spēku palielināšanu, bet ja šai kombinācijai pievieno arī Baltkrieviju, tad NATO rodas problēma, un šī problēma var ātri kļūt par realitāti. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko 12. maijā paziņoja par mērķtiecīgu savas valsts karaspēka mobilizāciju, acīm redzot gatavojoties kādai sauszemes operācijai. Baltkrievija un Krievija arī piedalās kopīgā militārajā operācijā, kas sākās 18. maijā un šķiet ietver taktisko kodolieroču izvietošanas vingrinājumus no Baltkrievijas teritorijas. Kaļiņingradas jautājuma aktualizēšana var kļūt par nepieciešamību, ja Baltkrievija turpinās iet pašreizējo ceļu.
NATO būs daudz vieglāk tikt galā ar Lukašenko, ja viņš cīnīsies tikai no Baltkrievijas, nekā tad, ja Baltkrievija un Krievija spēs ieņemt Suvalku koridoru un izveidot fronti no divām pusēm NATO austrumu flangā. Tātad Budra vēstījums ir skaidrs. Krievija ātri sapratīs, cik ievainojama ir Kaļiņingrada, ja Putins turpinās sāsināt spriedzi. Un interesanti, ka NATO, īpaši tās Austrumeiropas dalībvalstis, pat varētu atrast zinām pamatojumu Kaļiņingradas iznīcināšanai. Profesors Džons Brisons no Birmingemas Universitātes apvienotajā karalistē norāda, ka Kaļiņingrada ir sava veida anomālija Eiropas ģeogrāfijā. Varētu izvirzīt ārkārtīgi pārliecinošas argumentus par to, ka šai teritorijai vajadzētu kļūt par neatkarīgu pilsētvalsti, vai pat par to, ka šī teritorija būtu jāatdod tās vēsturiskajai dzimtenei, raksta Brisons. Šī dzimtene kādreiz bija Vācija, tagad varētu apgalvot, ka tā ir Polija. Jebkurā gadījumā uz Kaļiņingradu pretendē arī citas valstis, ne tikai Krievija, un visas šīs pretenzijas ir saistītas ar teritorijas atjaunošanu tādā stāvoklī, kādā tā kādreiz bija. Ja NATO sagrautu Krievijas spēkus, Kaļiņingrada atkal kļūtu par Kēnigsbergu. Ja ticēt Budrim, Krievija neko nevarētu darīt, lai to apturētu. Un nav jau tā, ka Kaļiņingrada būtu vienīgā teritorija, kur Krievijas kontrole ir visai nedroša. Krīma ir līdzīgā situācijā, jo to 2014. gadā nelikumīgi anektēja Putins. Ukraina nekad nav samierinājusies ar šo aneksiju. Krievija atkal dara to pašu. Lielbritānijas teritoriālajos ūdeņos Krievija ir izvietojusi spiegu zemūdenes, meklējot zemūdens kabeļus un veicot darbības, kas NATO galvenajā mītnē rada nopietnas bažas. Taču Lielbritānija nav pieņēmusi to visu mierīgi. Krievijas zemūdenes mēģināja izdarīt kaut ko nelāgu Lielbritānijas ūdeņos, un apvienotā karaliste atbildēja, pilnībā pazemojot zemūdeņu apkalpes, Krievijas bruņotos spēkus un pašu Putinu. Krievija domāja, ka rīkojas slepeni. Aprīļa sākumā apvienotā karaliste atklāja, ka Krievija uzsākusi slepenu operāciju pret Lielbritāniju, nosūtot vairākas zemūdenes Lielbritānijas teritoriālajos ūdeņos. Mērķis bija skaidrs, pat ja zemūdenes centās palikt nepamanītas. Krievija centās iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par zemūdens kabeļiem, kas savieno Lielbritāniju ar pārējo pasauli. Drīz mēs iedziļināsimies, kāpēc šie kabeļi ir tik svarīgi, taču galvenā doma ir tāda, ka zemūdens kabeļi ir mūsdienu globālās komunikācija infrastruktūras mugurkauls. Bez tiem internets un viss, ko tas sniedz, nepastāvētu tādā apjomā, kādā tas ir šodien. Krievija vēlējās atrast šos kabeļus, lai visticamāk veiktu diversijas operāciju, pārgrieztu tos un paralizētu apvienoto karalisti. Lai to paveiktu, Krievija palaida vienu no savām Akula klases zemūdenēm, kopā ar pāri dziļūdens zemūdeņu, kas ir saistītas ar valsts galveno dziļūdens izpētes direktorātu jeb GUGI. Jau pati Akula klases zemūdene būtu satraucoša. Kodoldzinēja zemūdene. Šīs zemūdenes darbojas jau kopš vēlajiem Padomju Savienības laikiem, un pēc ziņojumiem tās ir aprīkotas ar 12 granit raķetēm, ko palaiž no zemūdenēm, kā arī Novatar SSN-15 Starfish un Novatar SSN-16 Stallion pretkuģu raķetēm. Tomēr Krievijas mērķis nebija uzbrukt apvienotajai karalistei, vismaz ne tieši. Patiesais mērķis bija uzzināt par kabeļiem, kas nozīmē, ka abas GUGI zemūdenes, kas ceļoja kopā ar Krievijas kodoldzinēju zemūdeni, bija īstais drauds. Mēs daudz nezinām par pašām GUGI zemūdenēm, bet mēs zinām daudz par GUGI. Darbojoties kā programma Krievijas aizsardzības ministrijas ietvaros, nevis Krievijas jūras spēkos, GUGI būtībā ir aizsegs, ko Krievija cenšas uzlikt savām jūras izlūkošanas operācijām. Oficiāli pastāvot, lai ļautu Krievijai veikt okeanogrāfiskos pētījumus, GUGI ir izveidojies par pilnvērtīgu floti, ko Krievija izmanto, lai sekotu līdzi savu ienaidnieku jūras operācijām. Kuģi un zemūdenes, kas ir daļa no GUGI, veic zemūdens izpētes, izvieto un savāc priekšmetus no jūras gultnes, uztur Krievijas zemūdens militāro aprīkojumu un, kā Lielbritānija tikko ir sāpīgi pārliecinājusies, veic slepenu novērošanu. GUGI ir bīstams. Un 2026. gada sākumā tas kļuva par draudu Lielbritānijas zemūdens kabeļiem. Nekad nenovērtējiet par zemu šāda veida kabeļu nozīmi. Saskaņā ar Nikolas Starusielski, kura ir profesora Kalifornijas Universitātē Berklijā, zemūdens telekomunikāciju kabeļi nodrošina vairāk nekā 99% transokeāna interneta datu plūsmas. Tie ir globālā interneta mugurkauls, un praktiski viss, ko mēs darām tiešsaistē, kaut kādā veidā ir atkarīgs no tiem. Jūs nevarētu noskatīties šo video bez šiem kabeļiem. Katrs Zoom zvans, kuram pievienojaties, vai e-pasts, ko nosūtāt, nonāk galamērķī pateicoties plašam zemūdens kabeļu tīklam, kas aptver visu pasauli. Un, protams, šie kabeļi ir būtiski arī praktiski katras valsts militāriem spēkiem. Tagad pasaules okeānus un jūras šķērso 485 šādi kabeļi, un kopā tie veido iespaidīgus 900 000 jūdžu optisko šķiedru kabeļu. Mēs jums to visu stāstām, lai uzsvērtu vienu lietu. Krievija ļoti labi zina, cik vērtīgi šie kabeļi ir valstīm, kuras tā uzskata par saviem ienaidniekiem.
Apvienotā karaliste ir viena no šīm valstīm, vai drīzāk valstu apvienība, gan tāpēc, ka tā turpina atbalstīt Ukrainu pret Putina iebrukumu, gan arī tāpēc, ka apvienotā karaliste ir rietumu ideāla bastions, kurus Putins tik ļoti ienīst. Apvienotā karaliste ir demokrātija, Putins ir autoritārs diktators. Apvienotā karaliste tic brīvai informācijas plūsmai. Krievija un Kremlis cenšas kontrolēt katru ziņu, kas nonāk līdz Krievu acīm un ausīm. Ja Krievija spēj pārgriezt zemūdens kabeļus, kas nodrošina visu, par ko iestājas apvienotā karaliste, tad Krievija var uzskatīt to par uzvaru un vājināt pretinieku valsti. Tāpēc Krievijas zemūdens atradās apvienotās karalistes ūdeņos, un Krievija arī rīkojās viltīgi ar to, ko tā darīja. Ir iemesls, kāpēc Krievija nosūtīja kodolenerģijas darbinātu uzbrukuma zemūdeni kopā ar Gugi zemūdenēm, kas patiesībā veica darbu skenējot jūras gultni, lai atrastu kabeļus. Uzbrukuma zemūdene bija novēršana, māneklis, viltus drauds, ko Vladimirs Putins un viņa līdzgaitnieki uzskatīja par veidu, kā novērst uzmanību no tā, ko Krievija patiesībā mēģināja panākt, liekot apvienotajai karalistei noticēt, ka uzbrukums varētu būt nenovēršams. Putins būtībā izmantoja Krievijas uzbrukuma zemūdeni, lai norādītu, ka Krievija beidzot ir gatava uzsākt karu pret NATO, par kuru tik ilgi klīda baumas, un apvienotā karaliste bija tā vieta, kur Putins aizdedzinātu šo uguni. Visu šo laiku Gugi zemūdens izlūkoja apkārtni, vismaz tāds bija plāns. Ko Krievija nezināja, ka tās zemūdens devās uz Lielbritānijas ūdeņiem un galu galā tajos iekļuva, bija tas, ka apvienotā karaliste vēroja šos kuģus visu ceļu. Mēs zinām tikai par to, ko Krievija mēģināja paveikt, jo apvienotā karaliste ir atklājusi, cik ļoti viss izgāzās. Tas, kam vajadzēja būt Krievijas viltības meistarklasē, ir atstājis Putinu pazemotu, jo viņa it kā nemanāmās zemūdenes tika atklātas un pārspētas ar apvienotās karalistes atbildi, kas liks Krievijas prezidentam trīcēt dusmās. Apvienotā karaliste atbildēja ar kaut ko tādu, kam Krievija nespēja pretoties, un tas viss sākās ar šķietami nevainīgām sonāra bojām, sonāra bojiem. Kad apvienotā karaliste izsekoja Krievijas zemūdenes, tā vispirms mēģināja likt šīm zemūdenēm saprast, ka tās tiek novērotas. Tika izvietoti kara kuģi, un šie kuģi izlaida sonāra bojas ūdenī kā signālus zemūdeņu kapteiņiem. Apvienotās karalistes aizsardzības ministrs Džons Hīlijs atklāja ziņojumu, ko šīs bojas nosūtīja Krievijas zemūdenēm. Mēs jūs redzam, mēs redzam jūsu darbību pie mūsu zemūdens infrastruktūras. Jums jāzina, ka jebkādi mēģinājumi to bojāt netiks pieļauti, un tiem būs nopietnas sekas. Krievijas zemūdenes šo ziņojumu neņēma vērā, tām vajadzēja atkāpties, bet tās to nedarīja. Apvienotā karaliste to visu paredzēja. Tā ir pietiekami bieži saskārusies ar Putinu un viņa hibrīda kara taktikām, lai zinātu, ka Krievijas līderis neieklausās brīdinājumos. Viņam tie ir jāiekaļ galvā. Un labākais veids, kā to panākt, ir likt Krievijas izvietotajiem spēkiem saprast, ka jūs atbildēsiet ar tādu spēku, kas varētu tos iznīcināt acu mirklī. Tā arī apvienotā karaliste rīkojās, bet pirms mēs pievēršamies operācijai, kuru apvienotā karaliste uzsāka un ar kuru pilnībā pazemoja Krieviju, atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu Militārais šovs. Ja šāda veida ieskats jūs interesē, noteikti abonējiet kanālu, lai nepalaistu garām nevienu video. Pēc Newsweek ziņām apvienotā karaliste vairākas nedēļas bija izsekojusi Krievijas zemūdenes, un tas notika teritorijā, kas atradās tālu no Lielbritānijas ūdeņiem. Apvienotā karaliste pirmo reizi uzzināja par Krievijas nodomiem, kad tās kara kuģi un novērošanas lidmašīnas identificēja Krievijas Akula klases zemūdeni, kas ienāca starptautiskajos ūdeņos Arktikā. Skanēja trauksmes zvani, kad apvienotā karaliste pamanīja, ka zem ūdeni dodas tās ūdeņu virzienā. Tomēr apvienotā karaliste bija gatava visam, īpaši pēc tam, kad tika atklātas divas Gugi zemūdenes, kas peldēja tajā pašā reģionā, kur Krievijas uzbrukuma zemūdene. Tika izvietota 23 tipa fregate HMS St. Albans, un visticamāk tieši šis kuģis izmeta sonarbojas, kuras apvienotā karaliste izmantoja, lai brīdinātu Krieviju. Kad šis brīdinājums tika ignorēts, apvienotā karaliste izvietoja arī RFA Tidesping, kas ir tankuģis, kā arī vairākus tās Merlin helikopterus. Šie nav ieroči, kurus apvienotā karaliste obligāti izmantot, lai tieši pretotos Krievijas uzbrukuma zemūdenei, izņemot iespējams fregati. Piemēram, RFA Tidesping uzpilda degvielu Karaliskās jūras kara flotes kuģiem, tāpēc visticamāk tas tika nosūtīts, lai nodrošinātu, ka HMS St. Albans varētu kuģot tik ilgi, cik apvienotajai karalistei nepieciešams. Taču visi šie spēki kopā veidoja jūras un gaisa spēku apvienojumu, kas Krievijas zemūdenes apkalpei skaidri parādīja, ka viņi tiek novēroti. Vēl vairāk spēki tika piesaistīti, kad karalisko gaisa spēku izvietotais P-8 jūras izlūkošanas lidaparāts pievienojās operācijai. Šis lidaparāts ļāva apvienotajai karalistei 24 stundas diennaktī uzraudzīt Krievijas zemūdenes, kamēr Karaliskās jūras kara flotes kuģi pārklāja tūkstošiem jūdžu, kas bija nepieciešams, lai izsekotu Putina slepenajiem kuģiem. Tad atbildes pasākumiem tika pievienots vēl viens slānis. Lai gan Krievijas zemūdenes radīja tiešāko draudu apvienotajai karalistei un tās ūdeņiem, nedrīkst aizmirst, ka apvienotā karaliste ir NATO dalībvalsts.
Jebkurš drauds apvienotajai karalistei ir drauds šai kolektīvās aizsardzības organizācijai, tāpēc drīz vien apvienotā karaliste sāka sadarboties ar NATO sabiedrotajiem, lai pret Krievijas zemūdenēm vērstu vēl lielāku spēku. Tas, kas sākās kā neliela novērošanas operācija, pārauga misijā, kurā bija iesaistīti 500 cilvēki. Sabiedroto spēki, tostarp no Norvēģijas, pievienojās reaģēšanas komandai. Līdz operācijas beigām apvienotās karalistes lidmašīnas bija uzkrājušas vairāk nekā 450 lidojuma stundas, papildus tūkstošiem jūras jūdžu, ko bija veikuši tās kuģi. Situācija bija sāsinājusies tālu ārpus Krievijas kontroles. Tad sekoja pazemojums. Krievijas Akula klases zemūdene bija pirmā, kas pagrieza asti un aizbēga. Tas apstiprina apvienotās karalistes pārliecību, ka zemūdene nekad nebija paredzēta kā kas vairāk par mānekli, jo viņi zina, ka Krievija šobrīd neuzdrošinātos uzsākt uzbrukumu ne tai, nekādam no apvienotās karalistes NATO sabiedrotajiem. Kad viltība tika atklāta, šī zemūdene atkāpās atpakaļ uz mājām jau ilgi pirms tā sasniedz apvienotās karalistes ūdeņus. Tomēr abas Gugī zemūdenes turpināja virzīties uz priekšu, un tās galu galā kādu laiku pavadīja apvienotās karalistes plašākajos ūdeņos un to apkārtnē. Viņi nevarēja daudz ko izdarīt. Pastāvīgā novērošanā šīs zemūdenes bija atklātas un Putina slepenie plāni iegūt informāciju tika sagrauti. Gugi zemūdenes iespējams ir identificējušas dažus zemūdens kabeļus, taču apvienotā karaliste precīzi zina, ko tās varētu būt atradušas vai nav atradušas, un tā var izstrādāt atbilstošu atbildes reakciju. Krievija to nevēlas. Tam visam bija jābūt lielam noslēpumam, nevis operācijai, kas tika atklāta dziļi Arktikas ūdeņos un pēc tam izsekota un izjaukta ar apvienotās karalistes pretpasākumiem. Gugi zemūdenes tagad ir pametušas apvienotās karalistes ūdeņus. Tās seko viltus mērķim atpakaļ uz ziemeļiem. Un viņi dodas atpakaļ pie Putina ar vēl vienu hīlija vēstījumu, kas skan viņu ausīs. Mūsu bruņotie spēki viņiem skaidri parādīja, ka viņi tiek novēroti, ka viņu pārvietošanās nav slepena, lai gan prezidents Putins bija plānojis, ka tā būs slepena, un ka viņu mēģinājums veikt slepenu operāciju ir atklāts, paziņoja Hīlijs. Apvienotās karalistes premjerministrs Sērs Kīrs Stārmers arī ir skaidri norādījis, ka apvienotā karaliste nepieļaus neko no tā, ko Krievija varētu mēģināt darīt, kas varētu kaitēt valstī. Mēs nebaidīsimies rīkoties un atklāt Krievijas destabilizējošo darbību, kas cenšas pārbaudīt mūsu apņēmību, sacīja Stārmers. Un tā nav tikai apvienotā karaliste, kas lielās ar savu reakciju uz Krievijas sabotāžas misiju. Ukraina, kas tik ilgi ir bijusi apvienotās karalistes atbalsta saņēmēji, ātri vien izsmēja Putinu par to, ka operācija, kas galu galā ilga mēnesi, tika atklāta jau pašā sākumā. 9. aprīlī, tajā pašā dienā, kad apvienotā karaliste atklāja Krievijas pilnīgo neveiksmi, Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha publicēja ziņu platformā X, norādot, ka tas, ko Krievija mēģināja paveikt, kalpo kā brīdinājums jebkurai valstī, kas šobrīd nenovērtē, cik tālu Putins ir gatavs iet. Krievijas slepenās operācijas Ziemeļatlantijā, ko atklāja apvienotā karaliste, parāda nopietnus reģionālus un globālus draudus, ko rada Krievijas režīms. Savā ierakstā sacīja Sibiha, skaidri norādot, ka Krievijas zemūdenes darbojās daudz plašākos ūdeņos nekā tikai apvienotajai karalistei piederošajos ūdeņos. Sibiha piebilda: Mēs aicinām starptautisko sabiedrību atteikties no jebkādām ilūzijām par Maskavu. Šis režīms ir jāierobežo, jāizolē un nežēlīgi jāpakļauj sankcijām, lai atturētu tā agresīvās ambīcijas. Krievija ir globāls drauds. Sibiha uzskata, ka ir pienācis laiks, lai pārējā pasaule beidzot apzinātos šo faktu. Lielbritānijas atklātā realitāte ir tāda, ka Putins nevada tikai parastu karu pret Ukrainu. Gadiem ilgi viņš un Krievija ir iesaistījušies hibrīdkara darbībās pret lielāko daļu pārējās Eiropas. Šis ēnainais karš neietver karaspēku sūtīšanu pāri citu valstu robežām vai karakuģus ar tiešu mērķi palaist raķetes uz Eiropas teritoriju. Tas ir vēl viltīgāk, un Krievijas zemūdeņu darbības ir tam lielisks piemērs. Putins cenšas destabilizēt Eiropu. Viņš vēlas izmantot gan reālus, gan netiešus draudus, lai radītu šķelšanos, un viņš ir gatavs sabotēt savus ienaidniekus jebkādā veidā, kā vien spēj. Tas ietver arī zemūdens kabeļu skenēšanu un bojāšanu. Un apvienotā karaliste zina, ka tas, ko tā tikko izjauca Arktikā un savos ūdeņos, ir tikai Putina hibrīdkara aizberga redzamā daļa. Kā apvienotā karaliste to zina? Šī nebūtu nav pirmā reize, kad Krievijas kuģi mēģina iekļūt apvienotās karalistes ūdeņos, un arī nebūtu ne pirmā reize, kad apvienotā karaliste sniedz spēcīgu atbildi, lai paziņotu Krievijai, ka tā nevarēs izvairīties no atbildības par savām darbībām. Jau novembrī Karaliskā jūras kara flote tika izsaukta 2 reizes tikpat nedēļu laikā, lai izjauktu Krievijas sabotāžas un zastraudēšanas mēģinājumus, kas bija ļoti līdzīgi tiem, ko tikko redzējām. Šoreiz tie nebija zemūdeņi. Tā vietā Krievija Ziemeļjūrā nosūtīja pētniecības kuģi ar nosaukumu Jantar. Jantar ir tāda veida okeanogrāfijas pētniecības kuģis, kādus Gugi specializējas izmantot. Un šoreiz sauksim lietas īstajos vārdos. Jantar ir spiegošanas kuģis. 8 dienas pēc kārtas Karaliskā jūras kara flote ar Lielbritānijas NATO sabiedroto palīdzību uzmanīgi vēroja Jantar, kamēr tas kuģoja Ziemeļjūrā pirms devās prom Fēru salu virzienā.
Šoreiz apvienotā karaliste izvietoja Somerset klases fregati, kas ir vēl viena no tās tipa 23 fregatēm, un šis kuģis izmantoja savu jaudīgo radaru un sensoru sistēmu, lai izsekotu katru Krievijas kuģu kustību. Aptuveni tajā pašā laikā, kad tas notika, Karaliskā jūras kara flote nosūtīja arī patruļkuģus, kā daļa no sabiedroto novērošanas operācijas, kas bija vērsta uz KFJ Stoiki un tankuģi ar nosaukumu Jelneja. Abi kuģi pārvietojās cauri Doveras šaurumam un devās rietumu virzienā caur Lamanša kanālu, lai gan neviens no tiem neveica nekādas darbības ārpus ierastās jūras prakses. Krievija apgalvos, ka tas bija plānots jau no paša sākuma. Visticamāk, KFJ Stoika bija paredzēts kā drauds apvienotajai karalistei, taču tā vietā tas sastapās ar sabiedroto spēkiem, kas to pavadīja prom no apvienotās karalistes ūdeņiem. Pāris mēnešus vēlāk apvienotā karaliste atkal saskārās ar kārtējiem Krievijas jūras sabotāžas mēģinājumiem. Šoreiz Krievija apvienotās karalistes ūdeņos nosūtīja kuģi ar nosaukumu Siņagorska. Šīs kuģis 27. janvārī pietovojās aptuveni 3,7 km, jeb apmēram 2,3 jūdžu attālumā no Anglijas Somersetas grāfistes krasta. Tur tas uzturējās 14 stundas, bīstami tuvu zemūdens kabeļu avotam, par kur mēs runājām iepriekš, līdz apvienotā karaliste nosūtīja savus Wildcat militāros helikopterus. Neilgi pēc tam Krievijas kuģis pacēla ankuru un aizpeldēja atklātā jūrā. Šis incidents atšķīrās no citiem, par kuriem mēs esam runājuši. Gan 2025. gada novembra, gan 26. gada iekļūšana Lielbritānijas ūdeņos bija saistīta ar Krievijas kara kuģiem un vai zemūdenēm, kā arī Gugī vienībām. Siņagorska nav neviens no tiem. Tā ir kravas kuģis, kas kuģo zem Krievijas karoga. Taču tā bija tikpat liela draudu avots. United 24 mēdija ziņo, ka kuģis bija pietauots ļoti tuvu 5 milzīgiem zemūdens kabeļiem, tostarp Exa Express, TGN Atlantic un VSNL Western Europe, kuri visi pārvada datus pāri Atlantijas okeānam uz Amerikām un pārējo Eiropu. Nebija nekāda iemesla, lai Krievijas kravas kuģis nomestu ankuru tieši šajā vietā. Jo īpaši ne ankuru, kur varētu vilkt pāri jūras gultnei un nonākt tik vērtīgu kabeļu ceļā. Šis pēdējais incidents sniedz biedējošu ieskatu Krievijas hibrīdkarā pret apvienoto karalisti. Militāro un Gugī resursu izmantošana ir saprotama. Visi zina, ka kuģi un zemūdenes, kas darbojas zem šiem karogiem, ir domāti, lai būtu bīstami. Bet kravas kuģi tas ir zemiski pat putiņam, jo viņš tagad izmanto civilos kuģus, lai mēģinātu sabotēt apvienoto karalistu un tās sabiedrotos. Krievija zina, ko tā šeit dara. Ja apvienotā karaliste reaģētu uz kādu no šāda veida kuģiem ar kaut ko citu, nevis eskortu, Krievija varētu sākt sūdzēties par pārkāpumiem. Putins varētu tēlot upuri, un viņš iegūtu attaisnojumu karam pret kādu no NATO dalībvalstīm. Un kamēr visas šīs jūras taktikas tiek izmantotas, Krievija arī iesaistās citos savas hibrīdkara aspektos pret apvienoto karalisti. Laikraksts Daily Mail ziņo, ka Krievijas kiberuzbrukumu skaits pret apvienoto karalisti ir pieaudzis par 1586% kopš brīža, kad Lielbritānija publiski atbalstīja Ukrainu tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu. Kā ziņo Guardian, kiberuzbrukumu skaits apvienotajā karalistē vien 2025. gadā pieauga par 50%. Ne visi no šiem uzbrukumiem bija Krievijas izcelsmes, taču daudzi no tiem gan. Un tie mums parāda, ka Krievija veic karadarbību pret apvienotās karalistes komunikāciju un datu kanāliem, kas sniedzas daudz tālāk par tās uzbrukumiem zemūdens kabeļiem. Runājot par informāciju, Krievija specializējas informācijas manipulācijā līdz tādam līmenim, ka tā kļūst par dezinformāciju. Forbes ziņo, ka apvienotās karalistes likumdevēji brīdina, ka Krievijas dezinformācijas operācijas apvienotajā karalistē ir pielīdzināmas kara stāvoklim. Ir grūti iebilst pret viņu viedokli. Šie likumdevēji atklāja doppelgangeru tīklu, kuru atbalsta Krievija un kas specializējas prokrievisku un pret rietumiem vērsta komentāru publicēšanā sociālo mediju platformās. Tikai X platformā likumdevēji norāda, ka šis tīkls ir pārpludinājis ierakstus ar komentāriem par Velsas princeses veselību, Putina uzvarām Krievijas vēlēšanās un Ukrainas it kā vājumu un neveiksmēm. Krievijas boti ir plaši izplatīti sociālajos mēdījos, un Kremlis tos izmanto, lai veidotu diskusijas un ietekmētu sabiedrisko viedokli. Tas viss ir par šķelšanos un hausu. Radot šīs divas lietas, Krievija sagatavo augsni konvencionālam karam. Šis ir karš pret apvienoto karalisti, tikai ne tāds, kādu mēs to pazīstam. Krievijas zemūdenes, kuras tā nesen mēģināja slepus ievest apvienotās karalistes ūdeņos, ir tikai jaunākais piemērs daudz plašākai hibrīd kampaņai. Apvienotā karaliste ir modra attiecībā uz to, ko dara Krievija. Tā reaģē uz redzamajiem draudiem, kā mēs redzējām aprīlī, un zina, no kurienes nāk kiberuzbrukumi un dezinformācija, kas nomoka tās informācijas ceļus. Būdama gatavībā, apvienotā karaliste brīdina citas NATO valstis. Un šīs valstis atsaucas uz aicinājumu. Daudzas ir kļuvušas par Krievijas hibrīd taktiku upuriem, un tās reaģē. Zviedrija ir lielisks piemērs. Putina iebrukums Ukrainā bija katalizators Zviedrijas iestājai NATO, un tagad šī valsts atbalsta Ukrainu ar ieročiem, kādus Krievija nekad nebija gaidījusi.
2021. gadā Turcijas prezidents Erdogans saņēma dāvanu no Nacionālistiskās kustības partijas Turku pasaules karti. Tā aptvēra milzīgas Centrālāzijas, Kaukāza teritorijas un īpaši nozīmīgas Krievijas dienvidu daļas, kā arī Ķīnu un Balkānus. Tā doma bija, ka šī ir Turku pasaule, nosaukums dažādām etniskajām grupām visā Eirāzijā, un Turcija ir tās dabiskais centrs. Nevis sabiedrības sašutums, bet Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs vienkārši noraidīja kartes precizitāti, norādot, ka īstais Turku pasaules centrs patiesībā ir Altaja reģions, kas atrodas tieši Krievijas teritorijā. Kremļa skatījumā tas bija neliels diplomātisks dūriens un vairāk līdzinājās politiskai pozēšanai Turcijas iekšējo ambīciju dēļ, nevis ģeopolitiskai rīcībai. Taču šodien noskaņojums Maskavā ir ievērojami mainījies. Šī karte ir vēl viena zīme Kremlim un prezidentam Vladimiram Putinam, ka Krievijas ietekme Centrālāzijā samazinās, un Turcija ir gatava aizpildīt šo tukšumu. 2025. gadā publicētajā monogrāfijā ar nosaukumu Panturcisma mitoloģijas un Krievijas un Eirāzijas drošība 21 gadsimtā ekspertu komanda brīdina, ka turku identitātes pieaugums visā Centrālāzijā var radīt eksistenciālu apdraudējumu ne tikai Krievijas ietekmē reģionā, bet potenciāli arī pašas Krievijas teritoriālajai vienotībai. Tikmēr Krievijas Starptautisko attiecību padome 2026. gada aprīlī publicēja analīzi, kurā brīdināja par Turcijas panturku politikas izplatīšanos reģionā. Tā ir dramatiska toņa maiņa, un tas liecina, ka Centrālāzijā patiešām kaut kas notiek, ko Maskava iepriekš gadu desmitiem centās novērst. Lai pilnībā izprastu mainīgo situāciju, ir jāizprot pats reģions. Centrālāzija ietver 5 bijušās Padomju Savienības republikas – Kazahstānu, Kirgistānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu. Kopā tajās dzīvo aptuveni 78 miljoni cilvēku. Bet vēl svarīgāk, tās glabā milzīgas naftas, gāzes un reto minerālu rezerves, kas veido vairāk nekā 5% no pasaules naftas un gāzes krājumiem. Un tās atrodas gar seno zīda ceļa tirdzniecības maršrutu, kas tagad kalpo kā transkontinentālie cauruļvadi un dzelzceļa koridori, savienojot rietumus ar austrumiem pa Sauszemi. Patiesībā jau 1904 un 1919. gadā brītu ģeogrāfs Halford Makinders apgalvoja, ka tas, kurš kontrolē šo zonu, tur rokās atslēgu pasaules mieram un varai. Jums nav pilnībā jāpiekrīt šai teorijai, lai saprastu, ka katra lielvara pasaulē jau ir izrādījusi interesi par to, kas šeit notiek. 20. gadsimta sākumā Padomju Savienība faktiski kontrolēja lielāko daļu šī reģiona un bija ievērojama pasaules lielvara. Un šodien Krievija, Ķīna, Amerikas Savienotās valstis, Eiropas Savienība, Irāna un pat jau minētā Turcija jau 30 gadus sacenšas par ietekmi šajā reģionā. Galvenā atšķirība tagad ir tā, ka Krievijas ietekme pamazām tiek mazināta. Pēc Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā Maskava ieslēdza reģionu institūciju un spiediena tīklā. Neatkarīgo valstu sadraudzība sasaistīja daudzas ekonomikas kopā. Kolektīvās drošības līguma organizācijai, KDLO, bija jābūt militārajai saitei. Maskava noslēdza divpusējus aizsardzības līgumus ar vairākām no 5 republikām, izvietoja Krievijas karaspēku pie svarīgām robežām reģiona daļās un kontrolēja daudzus cauruļvadu maršrutus, pa kuriem Vidusāzijas nafta un gāze nonāca pasaulē. Kad kāda no šīm valstīm pārkāpa noteiktās robežas, Kremlis nevilcinājās pievilkt cilpu nedaudz ciešāk. Tiek ziņots, ka Maskava pieprasīja 20 līdz 40% daļu Kazahstānas atradnēs, kas vēl atradās izpētes stadijā, gandrīz pilnībā apturēja naftas eksportu no Kazahstānas no māja līdz augustam un arī izdarīja spiedienu uz Turkmenistānu saistībā ar gāzes ieņēmumiem. Reģions vienmēr bija Krievijas interešu lokā, galvenokārt tāpēc, ka tā ekonomikas joprojām cieši bija saistītas ar Krieviju caur tirdzniecību, enerģētikas infrastruktūru un pārskaitījumiem, ko uz mājām sūtīja miljoniem Centrālāzijas viesstrādnieku, kas tur strādāja, un ilgu laiku tas darbojās. Centrālāzijas līderi bija ekonomiski atkarīgi no Maskavas, militāri paļāvās uz Krievijas drošības garantijām, un kultūras ziņā viņus joprojām ietekmēja 7 gadu desmiti padomju varas. Krievu valoda pat palika de facto starpreģionālās saziņas valoda. Kirillikas alfabēts, ko Staļins ieviesa 1930. gadu beigās, lai Centrālāzijas iedzīvotājus nošķirtu no viņu pirms padomju literārā mantojuma un no Turcijas, joprojām tika lietots visā reģionā. Patiesībā cilvēki, kas dzīvo 4 no 5 republikām – uzbeki, kazahi, kirgīzi un turkmēņi – jau ilgi pirms Padomju Savienības dalīja kopīgu izcelsmi, reliģiju un valodas saites ar mazākumtautībām, kas bija izkaisītas visā reģionā.
Lai gan šīs identitātes nebija radījuši padomju vara, Maskava padomju periodā tās formalizēja un stingri sadalīja atsevišķās republikās, bieži vien pārraujot esošās kultūras un demogrāfiskās saites. Centrālā Āzija būtībā tika sašķelta un pēc tam veidota tā, kā to vēlējās Krievija. Pāriesim uz 21. gadsimtu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Centrālās Āzijas līderi vēroja, kā Krievija 2014. gadā anektēja Krimu, un šo soli kritizēja arī Turcija, kas pati ir NATO dalībvalsts. Tad 2022. gadā sākās pilna mēroga karš. Tad turku pasaule sāka apsvērt, kurš varētu būt nākamais, neatkarīgi no iznākuma. Daži līderi aktīvi atkārtoti apliecināja Ukrainas teritoriālo integritāti, neskatoties uz to, ka centās iegūt pēc iespējas vairāk no saviem esošajiem darījumiem ar Maskavu. Kazahstānas prezidents Tokājevs publiski paziņoja, ka neatzīs it kā atšķēlušās Ukrainas teritorijas, kuras Krievija anektēja, to visu sakot, atrodoties Krievijas teritorijā. Šāda veida paziņojums pirms 10 gadiem būtu bijis neiedomājams. KDLO, Krievijas ekvivalents NATO, iespējams zaudēja vēl vairāk no savas uzticamības. 2023. gadā Azerbaidžāna uzbruka Armēnijas pozīcijām Kalnu Karabahā, un Krievija neko nedarīja, lai aizstāvētu savu sabiedroto Armēniju. Armēnijas premjerministrs 2024. gadā sāka pilnībā izstāties no organizācijas, un kopš 2026. gada valsts ir pārtraukusi finansēt aliansi un apgalvot, ka tā ir alianses dalībniece. Tajā laikā Krievija bija dziļi iesaistīta Ukrainā, jo lielāko daļu savu kaujai gatavo sauszemes spēku bija nosūtījusi uz karu un nespēja gūt būtiskus panākumus, kas nopietni ierobežoja tās spējas sniegt palīdzību Armēnijai pat teorētiski. Ņemot vērā Krievijas militāro atkāpšanos, Kazahstāna un Uzbekistāna turpina pāriet no kirillicas alfabēta uz latīņu bāzētiem rakstiem, kamēr Kirgistāna arvien vairāk apspriež līdzīgu pāreju. Valstis pārdēvē pilsētas un nozīmīgas ģeogrāfiskās vietas, lai noņemtu padomju laika krievu nosaukumus. Un visas 4 turku valstis arvien vairāk identificē sevi kā daļu no turku pasaules, kas stiepjas no Stambulas līdz Ķīnai caur turku valstu organizāciju. Tas mūs noved pie panturkisma idejas, jeb turku pasaules politiskās apvienošanās vai vismaz koordinācijas. Šī ideja patiesībā aizsākās 19. gadsimta beigās, kad turku intelektuāļi Krievijas impērijā un osmaņu domātāji pievērsās savām kultūras saknēm Centrālajā Āzijā. Tā bija spēcīga ideja, kuru Padomju Savienība ieguldīja milzīgas pūliņas, lai apspiestu, tāpēc tika sadrumstalotas un pārdēvētas veselas tautas, valodas un uzspiestas svešas rakstības. Pat vārds Turkestāna, kas bija tradicionālais nosaukums visam reģionam, tika aizliegts padomju dokumentos un aizstāts ar padomju Centrālā Āziju, jo tas saistījās ar panturcisma idejām. Pārējot uz Padomju Savienības sabrukumu, Turcija sāk atjaunot savas attiecības ar Centrālā Āziju. Toreizējais prezidents Turguts Ozals atzina Centrālāzijas republiku neatkarību ātrāk nekā gandrīz jebkurš cits un ar pilnīgu atdevi iesaistīja Turciju šajā reģionā. Gados pēc Padomju Savienības sabrukuma Turcija reģionā izveidoja 3 lielas universitātes – Kazahstānas turku Ahmeda Jassavi universitāti Turkestānā, Kirgīzijas turku Manasa universitāti Biškekā un starptautisko turkmēņu turku universitāti Ašhabadā. Turcija no 1992 līdz 2003 gadam ieguldīja vairāk nekā 3,8 miljārdus dolāru Centrālāzijā un Kaukazā, kas pielāgojot inflācijai, šodien ir aptuveni 7 miljārdi dolāru. Jau pirmajā neatkarības gadā Tjurku republikās viesojās vairāk nekā 1170 diplomātisko delegāciju. Pēc dažiem avotiem Ozals pārslogoja sevi ar diplomātiskajiem braucieniem pa reģionu un nomira 1993. gadā, pēc tam, kad bija apbraucis visas Turku republikas. Šīs pirmais impulss izraisīja Krievijas spēcīgu pretreakciju. Izmantojot savu ekonomisko ietekmi, tā ierobežoja jaunās republikas piekļuvi starptautiskajai palīdzībai. Turcijas pašu ekonomiskā nestabilitāte un politiskie satricinājumi 90. gadu vidū samazināja resursus, kas bija pieejami Vidusāzijai. Un Vidusāzijas līderi, tikko izbēguši no vienas pasaules lielvaras, nesteidzās atkal pakļauties kādai citai. Pēc tam, kad 2002. gadā pie varas nāca AK partija Erdogana vadībā un vēlējās padarīt valsti par reģionālu lielvaru plašākā vidusjūras kontekstā, Turcijas ārpolitika pagriezās uz tuvajiem austrumiem, un Vidusāzija kļuva par mazāk svarīgu prioritāti. Piemēram, 1992. gadā gandrīz visa Turcijas palīdzība tika sniegta Vidusāzijai. 2005. gadā 55% Turcijas projektu tika īstenoti Kaukāza un Vidusāzijas valstīs.
Tas tika samazināts līdz 36% 2010. gadā. Palīdzība Taģikistānai sasniedza maksimumu gandrīz $650 miljonu apmērā, bet pēc tam samazinājās līdz $5 miljoniem gadā. Taču Turcija nekad pilnībā neatkāpās, un tiešās finansiālās palīdzības vietā tā izveidoja institūcijas, kas pakāpeniski mainīja turku valstu attieksmi par labu bijušajām. Turkolodīgo valstu sadarbības padome tika izveidota 2009. gadā, un vēlāk tā kļuva par Turkolodīgo valstu organizāciju. Turcijas valsts raidorganizācija TRT 2009. gadā uzsāka TRT Avaz, kas raidīja azerbaidžāņu, kazahu, kirgīzu, turkmēņu un uzbeku valodās, tieši raidot Turcijas ziņas un notikumus Centrālāzijas iedzīvotāju mājokļos. Tirdzniecība starp Turciju un reģionu pieauga no $838 miljoniem 2002. gadā līdz $9,5 miljardiem 2021. gadā. Un gandrīz 4000 Turcijas uzņēmumu darbojās visās 5 valstīs. Tad pienāca 2020. gads, un viss pātrinājās. Karš Ukrainā, KDLO sabrukums un Armēnijas-Azerbaidžānas konflikts, ASV izstāšanās no Afganistānas. Tas viss radīja drošības vakuumu Centrālāzijas dienvidu robežā un Ķīnas pieaugošo ekonomisko dominanci visā Āzijā. Tas viss pamudināja Centrālāzijas valstis aktīvi meklēt trešo iespēju, un Turcija klusām bija gatavojusies tieši šim brīdim. Sadarbības padome 2021. gadā tika pārdēvēta par Turku valstu organizāciju, kas skaidri norādīja, kādas ir valsts ambīcijas. 2021. gadā organizācija pieņēma turku pasaules redzējumu 2040 ceļvedi, kas atklāti balstīts uz Eiropas Savienības integrācijas modeli, ar mērķiem izveidot kopīgu tirgu, kopīgu alfabētu, kopīgas institucionālās struktūras un padziļinātu politisko un drošības koordināciju. Bloka iekšējās tirdzniecības rādītāji parāda, cik ātri viss attīstās. Tirdzniecība starp dalībvalstīm pieauga no $33 miljardiem 2022. gadā līdz $42 miljardiem 2023. gadā, kas ir 27% pieaugums vienā gadā. Turcijas divpusējā tirdzniecība ar reģionu 2023. gadā pieauga līdz aptuveni $13 miljardiem. Kazahstāna un Turcija ir vienojušās palielināt divpusējo tirdzniecību līdz $10 miljardiem līdz 2030. gadam, salīdzinot ar apstiprināto $6,3 miljardu apjomu 2023. gadā. Pat Azerbaidžānas iekļaušana šajā reģionālajā izkārtojumā ir stratēģiski nozīmīga. Turcija militāri un politiski atbalstīja Azerbaidžānu visā Kalnu Karabahas konfliktā, un Azerbaidžānas uzvara nostiprināja Turcijas reputāciju kā uzticamam drošības partnerim. Tagad, kad Azerbaidžāna ir pievienojusies Centrālāzijas konsultatīvajam ietvaram, tā var kalpot kā burtisks geogrāfisks un politisks tilts starp 5 Centrālāzijas valstīm un pašu Turciju. Visticamāk, Turkmenistāna arī arsver pilntiesīgu dalību OTS, kas pabeigtu turku bloku. Taču tas viss ir saistīts ar politiku. Patiesais iemesls, kāpēc Krievija vairs nav galvenais ietekmētājs Centrālāzijā, ir tās militārais spēks, vai precīzāk, tā trūkums. Bet pirms mēs pie tā nonākam, pārliecinieties, ka esat abonējis The Military Show. Mēs katru dienu publicējam video par jaunākajiem notikumiem un galvenajām ģeopolitiskajām pārmaiņām visā pasaulē. Atgriežoties pie Centrālāzijas bruņotajiem spēkiem, lielākā daļa armija tika aprīkotas ar Padomju Savienības tehniku, vēlāk tās atbalstīja Krievijas turpmākais atbalsts un apmācība, viss tika organizēts balstoties uz Krievijas militāro doktrīnu. Un ilgu laiku, kad vien kādai valstī bija nepieciešama militāra palīdzība, Krievija sūtīja savus karavīrus. Patiesībā tas notika 2022. gadā, kad Krievija nosūtīja miera uzturēšanas karaspēku uz Kazahstānu janvāra nemieru laikā, kas izcēlās degvielas cenu dēļ. Taču Krievijai 4 kara gados Ukrainā nav izdevies panākt būtisku progresu. Kā rezultātā daudzi apšauba, ko Krievijas armija patiesībā spēj sasniegt mūsdienu kara apstākļos. Un otrā pusē ir Turcija. Turcijas Bayraktar TB2 drons ieguva savu reputāciju Lībijā un Sīrijā, bet pēc tam izšķiroši pierādīja sevi 2020. gada Kalnu Karabahas karā, kur tas iznīcināja armēņu bruņutehniku un pretgaisa aizsardzību. Ukraina pati ir plaši izmantojusi šo dronu kopš 2022. gada, un daudzi avoti apgalvo, ka šīs drons bija būtiska dzīvības līnija pirmajos kara mēnešos, pirms Ukraina attīstīja savu pašu dronu industriju. Līdz 2023. gadam lielākā daļa Vidusāzijas valstu bija iegādājušās Turcijas dronus, lai gan Taģikistāna tā vietā pietuvojās Irānas dronu tehnoloģijām. Kazahstāna arī parakstīja līgumu par Turcijas Bayraktar dronu ražošanu pēc licences Kazahstānas teritorijā, kas nozīmē, ka Kazahstāna tagad burtiski ražo Turcijas militārās tehnoloģijas savā valstī.
Kirgistāna pātrināja savu dronu iegādi pēc tam, kad saskārās ar spiedienu no Taģikistānas spēkiem, kurus atbalsta ar Krieviju saistītas intereses, un Turcijā saskatīja drošības partneri, kas patiešām sniedz rezultātus. Pat Turkmenistāna, kas gadu desmitiem ir uzturējusi stingru oficiālu neutralitāti, klusi paplašināja savu arsenālu ar Turcijas sistēmām. Uzbekistāna veica savus pirkumus 2023. gadā un 2022. gadā parakstīja visaptverošu militārās sadarbības līgumu ar Turciju, kas ietver izlūkošanas informācijas apmaiņu, kopīgu loģistiku, aizsardzības industrijas sadarbību un militāro izglītību. Tas tika paplašināts līdz pilnam militārās sadarbības līgumam 2026. gadā. Turcija arī apzināti uztur attiecības divpusējā līmenī, nevis veido formālu bloku, zinot, ka turkvalstu valstis visticamāk iebildīs pret tiešu militārā bloka izveidi. Līdzīgi kā bijušajā Padomju Savienībā, tas nākotnē dod vēl vairāk popularitātes punktu turpmākai sadarbībai. Ņemot vērā to, ko esam redzējuši par Krievijas bezdarbību Armēnijā, atkāpšanos no Sīrijas un KSTO kopējo stāvokli, var droši teikt, ka dažas tjurku valstis vairs nejūtas, ka Krievija tās atbalsta. Kazahstāna īpaši ir lielākā KSTO dalība valsts pēc Krievijas, un dažas aptaujas liecina, ka vietējo iedzīvotāju atbalsts esošajai aliansei ir zems. Valsts ir sākusi arī nodrošināties pret Krieviju, izpatīkot gan Turcijai ar iepriekš minēto tirdzniecības apjomu palielināšanu, gan Ķīnai, kļūstot par galveno daļu Ķīnas joslas un ceļa iniciatīvā, lai paplašinātu Ķīnas ietekmi tālāk uz rietumiem. Tad ir arī būtiskais ekonomiskais un resursu aspekts, kas liek pievērst uzmanību reģiona naftas un gāzes rezervēm. Krievija jau ilgu laiku ir kontrolējusi cauruļvadus, pa kuriem Centrālāzijas nafta un gāze nonāk Eiropas tirgos, un šī kontrole ir kalpojusi kā pavada. Kopš iebrukuma Ukrainā Maskava vien 2022. gadā vismaz 4 reizes ir traucējusi Kazahstānas naftas eksportu caur Krievijas Melnās jūras ostām, parādot, cik viegli šo pavadu var paraut pēc saviem ieskatiem. Turcija aktīvi veido infrastruktūru, lai pārautu šo pavadu, kulminējot ar vidējo koridoru, dzelzceļu un jūras maršrutu, kas ved no Ķīnas caur Kazahstānu, pāri Kaspijas jūrai, caur Azerbaidžānu un Gruziju uz Turciju un tad tālāk uz rietumiem Eiropā. Koridors, kuram iepriekš bija mazāk nekā 1% no satiksmes, kāda bija tā Krievijas ziemeļu analogam, 2022. gadā piedzīvoja kravu apjoma pieaugumu par 33%, pēc tam 2023. gadā par 89% un vēlreiz 2024. gadā par 70%, jo pārvadātāji sāka novirzīt maršrutus prom no Krievijas. Pasaules banka prognozē, ka ar atbilstošiem loģistikas uzlabojumiem kravu apjoms caur šo koridoru līdz 2030. gadam varētu trīskāršoties un sasniegt 11 miljonus tonu. Eiropas Savienība, Āzijas attīstības banka un vairāki divpusējie partneri visi ir apņēmušies attīstīt šo projektu. Turcija atrodas šī koridora rietumu galā, kas tai sniedz milzīgas ģeogrāfiskas priekšrocības. Attiecībā uz dabas gāzi Turcija arī īsteno Transkaspijas cauruļvada projektu, kas nogādātu Turkmenistānas gāzi zem Kaspijas jūras, lai savienotos ar dienvidu gāzes koridoru un piegādātu to Eiropas tirgiem caur Turciju. Šis projekts kopš 1997. gada ir bijis neaktīvā attīstības stadijā, un to katru reizi ir bloķējušas Krievija un Irāna, jo abas valstis zaudētu, ja Turkmenistānas gāze nonāktu Eiropā, nešķērsojot viņu teritoriju. Taču 2024. gadā Turcija un Turkmenistāna parakstīja saprašanās memorandu par dabas gāzes pārvadi, kas ir pirmais konkrētais solis, lai šo cauruļvadu padarītu par realitāti. Turkmenistāna, kurai ir 4. lielākās pierādītās dabasgāzes rezerves pasaulē un kura gandrīz pilnībā ir bijusi atkarīga no Ķīnas kā pircēja, ir ļoti ieinteresēta dažādot savus noieta tirgus. Ja Transkaspijas cauruļvads kādreiz tiks uzbūvēts, tas būs nozīmīgākais trieciens Krievijas enerģētiskajai ietekmei gan pār Vidusāziju, gan Eiropu pēdējo 10 gažu laikā. Un vissvarīgākā daļa visā šajā, kas satrauc Krieviju, ir tā, ka panturcisma pamatā ir līdzīgi principi kā panslāvismam, gandrīz tieši tāds pats koncepts, kādu Krievija izmantoja, lai attaisnotu iebrukumu Ukrainā. Lai gan tjurku valstis ir bijušas Padomju Savienības ietekmē, tās kultūras ziņā ir tuvākas Turcijai. Un būtu pilnīgi liekulīgi mēģināt noliegt šo saikni, vienlaikus sludinot tādu pašu saistību starp Krieviju un Ukrainu. Daži krievu analītiķi ir sākuši attēlot panturcismu kā NATO sazvērestību, apgalvojot, ka tā ir rietumu organizēta operācija, kuras mērķis ir vājināt Krieviju no dienvidiem. Vēl konkrētāk, šis skatījums ir saistīts ar Turcijas dalību NATO un tās lēmumu kara laikā Ukrainā piemērot Montreja konvenciju, ierobežojot papildu kara kuģu pārvietošanos caur Turcijas šaurumiem un vēl vairāk sarežģījot Krievijas pozīciju Melnajā jūrā. Tas viss nenozīmē, ka Turcija vienkārši pārņem Krievijas vietu. Turcijai nav kopīgas robežas ar nevienu no 5 Vidusāzijas valstīm. Krievijai un Ķīnai tāda ir.
un ģeogrāfijai ir noteiktas priekšrocības tirdzniecībā, infrastruktūrā un militārajā ietekmē, ko diplomātija un dronu pārdošana nevar pilnībā kompensēt. Ķīnas tirdzniecība ar šo reģionu sasniedz iespaidīgus 89,3 miljārdus dolāru. Eiropas Savienība tirgojas par 74,65 miljārdiem dolāru, un pati Krievija joprojām tirgojas aptuveni 40 miljārdu dolāru apmērā. Turcijas pašas ģeopolitiskā līdzsvara uzturēšana vēl vairāk sarežģīja situāciju. Redžeps Taips Erdogans ir uzturējis aktīvas attiecības ar Vladimiru Putinu visā Ukrainas kara laikā, jo Turcija atteicās pievienoties rietumu sankcijām pret Krieviju. Tā vietā, lai pilnībā liektu Krievijai rīkoties Melnajā jūrā, Turcija palīdzēja panākt Melnās jūras graudu iniciatīvu. Turcija turpina iegādāties Krievijas gāzi un uzturēt ekonomiskās saites, kas ierobežo, cik atklāti konfrontējoša Ankara var būt Maskavas tuvumā. Vienlaikus Turcijas dalība NATO nozīmē, ka tai galu galā ir jāievēro alianses prasība par kolektīvo aizsardzību. Galu galā Centrālāzijas valstis savukārt īsti neizvēlas Turciju Krievijas un Ķīnas vietā. Tā vietā tās pievieno Turciju līdzsvarošanas politikai, ko tās īsteno jau gadu desmitiem. Tas pats Kazahstānas prezidents, kurš apliecina Ukrainas teritoriālo integritāti, apmeklēs Putina uzvaras dienas parādi Maskavā. Patiesi jauns ir virziens, kurā tiek spērti soļi. Latīņu alfabēti, pārdēvētās pilsētas, kopīgās vēstures mācību grāmatas, dronu iegādes un tirdzniecības koridori, kas tiek būvēti apkārt Krievijai, nevis caur to, pamazām veido infrastruktūru, kas ļauj šīm valstīm pakāpeniski samazināt atkarību no Krievijas. Čurku valstu organizācija nav Eiropas Savienība vai BRICS, bet tā ir funkcionējoša institūcija ar reāliem tirdzniecības plūsmām, reālu militāro sadarbību un ilgtermiņa integrācijas ceļvedi, kas patiešām tiek īstenots. Turcija ir arī kaut kas tāds, par ko Krievija īsti nevar būt. Ekonomiskais partneris, kam ar reģionu ir patiesa kultūras saikne, pateicoties kopīgai vēsturei un valodai, vienlaikus būdama otrā lielākā armija NATO un tiekot uzskatīta par vienu no 10 spēcīgākajām 2026. gadā. Visdziļākā ironija ir tā, ka Putins uzsāk iebrukumu Ukrainā, vismaz daļēji, lai atjaunotu Krievijas dominanci postpadomi telpā un novērstu Maskavas ietekmes sfēras tālāku eroziju. Tā vietā karš ir vairāk veicinājis Centrālāzijas attālināšanos no Krievijas nekā jebkurš cits notikums pēdējo 30 gadu laikā. Tas deva Turcijai iespēju, kuru Ankara ātri un efektīvi izmantoja. Gadu gaitā Krievija ir varējusi lielīties ar savu balistisko raķešu pārākumu pār Ukrainu. Šīs raķetes ir kritušas uz Ukrainas pilsētām un infrastruktūru. Taču situācija mainās, un Putina balistiskais pārākums drīz vien tiks sagrauts. Ukrainai un Eiropai ir plāns. Milzīgs projekts, lai izveidotu necaurējamu vairogu, kas aptur Krievijas raķetes un neatgriezeniski vājinātu Putina ambīcijas. Aizsardzība tuvojas. Bet patiesais stāsts varētu būt tas, ka šī aizsardzība tiek nodrošināta ar koalīcijas palīdzību, kuru Putins nekad nebija gaidījis. Savā 12. māja uzrunā tautai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja sensacionālu ziņu, ka Ukraina ir oficiāli izveidojusi koalīciju ar vairākiem Eiropas partneriem, kuras mērķis ir tieši risināt Krievijas radītos balistisko raķešu draudus. Šīs ziņas nāk pēc tikšanās, kurā piedalījās visu iesaistīto valstu nacionālās drošības padomnieki. Un tas, kas izrietēs no šīs koalīcijas, varētu būt pats nozīmīgākais pasākums, ko Ukraina kopā ar saviem Eiropas partneriem ir īstenojusi kopš Putina iebrukuma sākuma. Mēs pakāpeniski virzām uz priekšu jautājumu par pretraķešu spēju ražošanu Eiropā. Mēs veidojam pretraķešu koalīciju, paziņoja Zelenskis savā uzrunā piebilstot, šobrīd mēs esam tuvāk rezultātam nekā jebkad agrāk. Tātad, ko tas īsti nozīmē? Tikšanās, uz kuru atsaucas Zelenskis, notika Kijevā un tajā piedalījās 13 Ukrainas partneru valstis, kā arī pārstāvi no NATO ģenerālsekretāra biroja. Pēdējā daļa ir svarīga. Lai gan šobrīd koalīcijā darbojas nedaudz vairāk par duci partneru, fakts, ka NATO nosūtīja savus pārstāvis, nozīmē, ka organizācija ar 32 dalībvalstīm ir ļoti ieinteresēta tajā, ko Ukraina plāno. Iespējams, ka daudzi Ukrainas jaunās koalīcijas dalībnieki paši ir NATO dalībvalstis. Un tas, ko viņi kopā izveidos, varētu tikt izmantots organizācijas vajadzībām, kurai ir tieša interese pēc iespējas vairāk vājināt Krieviju. Kas attiecas uz to, kuras valstis tieši piedalīsies, Zelenskis to nepateica. Tomēr varētu būt zīmīgi, ka Zelenskis pēc savas uzrunas nekavējoties devās uz Rumāniju, lai piedalītos Bukarestes devinieka sanāksmē. Šī brīvā organizācija tiekas pusregulāri, lai apspriestu, kā tā varētu stiprināt Ukrainas aizsardzību. Rumānija acīm redzami ir dalībvalsts, tāpat kā Latvija, Igaunija, Polija, Slovākija, Ungārija, Lietuva, Bulgārija un Čehija. Vai šī 9 valstu tikšanās varēja tikt ieplānot, lai Ukraina varētu turpināt diskusijas par savu jauno balistisko raķešu aizsardzības projektu? Iespējams, Zelenskis šī video izveides brīdī tikko ir ieradies Rumānijā, tāpēc iespējams, kad jūs to skatīsieties, mēs jau zināsim vairāk.
Viena lieta, ko mēs zinām pavisam droši, ir tā, ka Ukraina veido partnerības, kas šķiet ir vērstas uz nākamās paaudzes pretgaisa aizsardzības sistēmu izveidi, kas būs nepieciešamas ballistisko raķešu vairogu izveidei, lai aizsargātu tās teritoriju un jebkuru Eiropas valsti, kas nonāks Putina draudu priekšā. Firepoint, kas ir bēdīgi slavenā drona un spārnotās raķetes hibrīda Flamingo ražotājs, kas devis jaunu elpu Ukrainas dziļo trieciena stratēģijai, ir daudz šo partnerību priekšgalā. Kiev Post ziņo, ka uzņēmums aktīvi sadarbojas ar Eiropas aizsardzības uzņēmumiem, lai izstrādātu jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šīs jaunās aizsardzības sistēmas varētu pilnībā mainīt visu, kas saistīts ar Krievijas raķetēm bagāto tālās darbības stratēģiju. Galu galā tas varētu novest pie tā, ka tiktu izveidota aizvietotāja raķete svarīgajai, taču dārgajai pārtvērēji raķetei. Mēs nezinām daudz par to, pie kā strādā Firepoint, jo uzņēmums, protams, vēlas savu darbu turēt pēc iespējas lielākā slepenībā, lai ierobežotu iespējas Krievijai izstrādāt pretpasākumus tam, ko tas rada kopā ar saviem partneriem. Tomēr viens no uzņēmuma vadītājiem, Denis Stīlermans, ir apstiprinājis, ka tiek strādāts pie jaunas sistēmas, kuru plānots palaist kādā brīdī 2027. gadā, ziņo Reuters. Vadītājs saka, ka mērķis ir vienkāršs – izveidot Eiropas alternatīvu Patriot raķešu pārtvērējam. Ja mēs varam samazināt to līdz mazāk nekā $1 miljonu, tas būtiski mainīs gaisa aizsardzības risinājumus. Vadītājs sacīja piebilstot, mēs plānojam pārtvert pirmo ballistisko raķeti 2027. gada beigās. Salīdzinājumam ASV ražotās Patriot raķetes ir viena no svarīgākajām Ukrainas daudzslāņu gaisa aizsardzības sastāvdaļām, jo īpaši tāpēc, ka tās spēj cīnīties pret Krievijas spārnotajām un ballistiskajām raķetēm. Taču viena no problēmām ar Patriot pārtvērēju raķetēm ir tā, ka tās iztukšo jebkuras valsts, kas tās iegādājas, bankas kontus. Saskaņā ar BBC datiem, viena Patriot baterija maksā apmēram $1 miljardu, un katras no šīm baterijām palaistās raķetes vienības izmaksas ir aptuveni $4 miljoni. Ukraina vienkārši nevar atļauties šādus izdevumus, kad Krievija gandrīz katru dienu palaiž raķetes un dronus tās teritorijā. Sīna ir problēma, ja paļaujas uz Patriot. Un ir vēl viena problēma, kuru Ukraina cer pārvarēt ar savu jauno ballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, par kuru mēs runāsim vēlāk. Runājot par ASV, tai vēl varētu būt sava loma Ukrainas jaunajā ballistisko raķešu aizsardzības koalīcijā. Savā uzrunā Zelenskis pieminēja, ka Ukraina sadarbojas ar ASV gaisa aizsardzības jautājumos. Ko tas nozīmē? Zelenskis to nepaskaidroja, taču iespējams, ka ASV uzmanīgi vēro un gaida ar aizturētu elpu, vai pastāv iespēja, ka Firepoint varētu izstrādāt lētāku alternatīvu Patriot sistēmai. Tas pats par sevi būs ļoti vērtīgi, bet ja jaunā raķete būs saderīga arī ar esošajām Patriot sistēmām, Ukraina varētu kļūt par spēles mainītāju gaisa aizsardzības jomā, kas spēj nodrošināt ne tikai savas, bet arī citu vajadzības. Viena lieta ir skaidra. Šīs koalīcijas paziņojums Ukrainai nevarēja nākt piemērotākā brīdī. 2024. gada 11. maija ziņojumā RBC Ukraina atklāja, ka Ukraina ir uz izsīkuma robežas ar savām Patriot pārtvērēju raķešu krājumiem, jo Krievija turpina apšaudīt valsti ar ballistiskajām un spārnotajām raķetēm. Problēma vēl vairāk sarežģīja tas, ka daudzas Ukrainas sabiedrotās valstis nevēlas nodot Ukrainai vairāk savu raķešu krājumu, pat ja Ukraina ir gatava maksāt par šo raķešu iegādi. Pašlaik Ukrainā darbojas tikai dažas Patriot raķešu baterijas, un Pearl iniciatīva, caur kuru Eiropas valstis var iegādāties ieročus Ukrainas vārdā no ASV, nenodrošina pietiekami daudz no tā, kas Ukrainai nepieciešams savu debesu aizsardzībai. Tas pats mēdījis arī ziņoja, ka Vladimirs Putins atkal sāk pastiprināt savus kodoldraudus, vienlaikus paziņojot par Krievijas stratēģisko spēku paplašināšanu. Runas laikā Vladimirs Putins apgalvoja, ka Krievija bija spiesta domāt par stratēģiskās drošības nodrošināšanu pēc tam, kad ASV nolēma izstāties no līguma par pretraķešu aizsardzību. Šis līgums attiecas tieši uz ASV un Krieviju, taču jebkāda Vladimira Putina retorika, kas liecina, ka viņš plāno palielināt Krievijas ballistisko raķešu draudus, neizbēgami nozīmēs sliktas ziņas Ukrainai. Fakts, ka Vladimirs Putins pieminēja arī Krievijas Oresņik raķeti, kas ir hiperskaņas ballistiskā raķete un pēdējo reizi tika izmantota pret Ukrainu janvārī, ir vēl viens satraucošs aspekts Ukrainai. Vladimirs Putins skaidri norādīja, ka šo bīstamo raķeti var aprīkot ar kodolgalviņām. Tas vien jau ir pietiekams iemesls, lai Ukraina būtu piesardzīga un izmantotu visas iespējamās aizsardzības iespējas, lai tiktu galā ar Vladimiru Putinu, kurš šķiet kļūst arvien nevaldāmāks, viņam neveiksmīgi mēģinot manipulēt ar apkārtējo pasauli. Papildus Krievijas draudiem un retorikai, Ukraina un tās pretballistisko raķešu koalīcija var arī spēlēt lielu lomu, atdalot vienu no svarīgākajiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības aspektiem no ASV. Un tas mūs atgriež pie otrās problēmas ar Patriot sistēmām, ko mēs pieminējām iepriekš. Bet īsa piezīme, pirms mēs iedziļināmies tālāk, jūs skatāties militāro raidījumu. Ja vēl neesat abonējis, tagad ir īstais brīdis nospiest pogu, lai nepalaistu garām vairāk video no mūsu kanāla. Tātad, Patriotai. Kāda ir īstā problēma, izņemot Amerikas Patriot pārtvērēju raķešu izmaksas? Problēmu var apkopot 3 vārdos – operācija episkās dusmas.
Kad ASV uzsāka karu pret Irānu, tās to darīja zinot, ka Irāna atbildēs ar dronu un raķešu uzbrukumiem gan pret ASV karkuģiem, kas izvietot Persijas līča reģionā, gan pret tās līča kaimiņu valstīm. Tieši to Irāna arī izdarīja, un Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas bija galvenā Amerikas aizsardzība pret Irānas gaisa draudiem. Saskaņā ar Independent ziņoto, Pensilvānijā bāzētais ārpolitikas pētījuma institūts norāda, ka tikai ASV vienas pašas pirmajās 96 operācijas episkais niknums stundās izmantoja apmēram 325 Patriot pārtvērēja raķetes. Kad šai bildei pieskaita arī līča valstis, kas aizstāv sevi, skaits kļūst vēl lielāks. 4 dienu laikā tika izšautas 943 Patriot raķetes. Kopš šīm operācijas pirmajām dienām nākamajās nedēļās ir izmantots vēl vairāk Patriot raķešu, un tas ir lielākais izaicinājums Ukrainai. Ja ASV izlieto savas Patriot raķešu rezerves, Ukraina vairs nevarēs iegūt šīs raķetes, kas ir absolūti nepieciešamas tās pretgaisa aizsardzībai. Zelenskis jau ir uzsvēris ražošanas šaurās vietas, kas ir tik liela problēma. Ukrainas prezidents saka, ka ASV ražo no 60 līdz 65 Patriot raķetēm mēnesī, kas gadā veido maksimums 780. Ja pieņemamam, ka Zelenska sniegtie dati ir precīzi, Zelenskis arī apgalvo, ka pirmajā operācijas episkās dusmas dienā tika izmantotas 803 Patriot raķetes. Nav būtiski, vai taisnība ir Ukrainas prezidentam vai ārpolitikas pētījuma institūtam. Svarīgi ir tas, ka dažu dienu laikā tika iztērēts vairāk nekā gada Patriot raķešu ražošanas apjoms. Tajā pašā Independent ziņojumā norādīts, ka ASV jau līdz 20. martam ir novirzījušas ievērojamu daļu savu Patriot raķešu uz tuvajiem austrumiem. Un no kurienes šīs raķetes tika ņemtas, pārsvarā no ASV bāzēm Eiropā, kuras paļievās uz tām, lai stiprinātu savu pretgaisa aizsardzību. Pēkšņi kļūst daudz saprotamāk, kāpēc Eiropas valstis ir piesardzīgas sūtīt vēl vairāk Patriot raķešu uz Ukrainu. Viņi jau ir zaudējuši lielu skaitu raķešu, kas tehniski atradās viņu krājumos, pat ja šīs raķetes piederēja ASV, un viņi nevar atļauties vēl vairāk sevi vājināt, palīdzot Ukrainai. Turklāt šī situācija skaidri parāda, kāpēc Ukrainai ir izdevies piesaistīt 13 Eiropas partnerus jaunajai pretballistisko raķešu koalīcijai un kāpēc Firepoint tagad sadarbojas ar Eiropas aizsardzības uzņēmumiem, lai izveidotu alternatīvu Patriot sistēmai. Eiropa vēlas mazināt savu atkarību no ASV pretgaisa aizsardzības tikpat ļoti kā Ukraina, un tas Putina kungam var nozīmēt tikai sliktas ziņas. Izskatās, ka Patriot sistēma trūkuma situācija tuvākajā laikā pati no sevis neatrisināsies. ASV valdība ir piešķīrusi uzņēmumam Lockheed Martin, kas ražo Patriot pārtvērēja raķetes, sākotnēju $4,7 miljārdu līgumu, lai ražotu vēl vairāk. Taču tas nozīmē tikai 1175 raķešu izgatavošanu, pieņemot, ka BBC ziņotā $4 miljonu cena par vienu raķeti ir precīza. Pat ja Lockheed Martinš spēs saražot šīs raķetes gada laikā, tas nespēs atrisināt tūlītējo trūkumu, kas pastāv šobrīd, un būtībā tas vienkārši papildinās ASV krājumus un iespējams padarīs pieejamas dažas papildus raķetes arī citiem. ASV arī kavē Patriot sistēmu un raķešu piegādi, kuras tā ir apsolījusi saviem partneriem. 13. maijā tika paziņots, ka ASV ir informējusi Šveici, ka ilgi gaidīto Patriot piegāde tiks vēl vairāk aizkavēta Irānas kara dēļ. Šveice pasūtīja šīs sistēmas 2022. gadā, cerot, ka tās tiks piegādātas no 2026 līdz 2028 gadam. Kā ziņo Al Jazeera angļu valodā, šis termiņš jau bija aizkavējies par aptuveni 4 vai 5 gadiem Ukrainas kara dēļ, un tagad tas tiek atlikts vēl vairāk, jo ASV cenšas paturēt pēc iespējas vairāk Patriot aprīkojuma, lai atbalstītu operāciju episkais niknums un atjaunošanu, kas sekos pēc šīs operācijas. Un ne tikai tas, Šveices valdība norāda, ka ASV tagad prasa vairāk naudas par savām Patriot sistēmām nekā tad, kad līgums tika parakstīts 2022. gadā. Amerikas rīcība ir pamudinājusi Šveici meklēt alternatīvus piegādātājus, un tiek izskatītas Dienvidkorejas, Francijas, Vācijas un Izraēlas izstrādātās sistēmas. Iespējams, Šveice beigās kļūs par Ukrainas jaunās koalīcijas dalībnieci, ja vien tā jau nav. Ir skaidrs, ka Ukraina un daudz tās Eiropas partneri vairs nevar paļauties uz stabilu Patriot sistēmu un raķešu piegādi, ir nepieciešama alternatīva. Un tieši to šķiet gatava nodrošināt jaunā 13 valstu koalīcija. Lūk, ko tas nozīmē nākotnē gan Ukrainā, gan visā Eiropā. Putins būs nikns. Nav nejaušība, ka kodolieroču un ballistisko raķešu retorika ir pastiprinājusies tieši ap to pašu laiku, kad Ukraina paziņoja par savu jauno koalīciju. Tagad Putinam ir jāsaskaras ar 13 valstīm, kas sadarbojas ar Ukrainu, lai pretotos tieši tam draudam, ko viņš izmanto, lai iebiedētu savus ienaidniekus un piespiestu tos pakļauties. Un nešaubieties par to, Krievija rada nopietnas ballistisko raķešu draudus. Saskaņā ar Ieroču kontrolas asociācijas datiem, Krievijai ir milzīgi krājumi ar 19 dažādu veidu ballistiskajām raķetēm, no kurām dažas jau ir trāpījušas Ukrainas teritorijā. Krievijas Oresņika izmantošana jau ir apskatīta, un tās Iskander raķetes ir pārāk bieža parādība Ukrainas debesīs.
Dažas no šīm balistiskajām raķetēm, kā ziņo asociācija, spēj sasniegt līdz pat 18,000 km attālumu, kas padara tās bīstamas praktiski jebkurai valstī, kas nonāk Krievijas nežēlastībā. Krievija to zina un izmanto draudus, ko rada tās uzkrājumi. 2025. gada jūnijā Kyiv Independent ziņoja, ka Krievijas balistisko raķešu ražošanas apjoms iepriekšējo 12 mēnešu laikā bija pieaudzis par 66% visticamāk, lai nodrošinātu, ka Krievija saglabā savus krājumus un var turpināt uzbrukumus Ukrainai. Līdz tam brīdim Ukrainas militāra izlūkošana ziņoja, ka Krievija katru mēnesi ražo no 60 līdz 70 savas Iskander M raķetes, kā arī no 10 līdz 15 hiperskaņas Kinžhal raķetes. Tieši šo skaitļu zemākās robežas noved pie 66% pieauguma. Ja mēs ņemam vērā augstākās robežas, Krievija faktiski ir palielinājusi savu balistisko raķešu ražošanu gandrīz par 89%. Krievija arī visu laiku būvē jaunus balistisko raķešu veidus, vismaz tā apgalvo. 13. maijā laikraksts Independent ziņoja, ka Krievija apgalvo, ka ir veiksmīgi izmēģinājusi jauna tipa kodolspējīgu starpkontinentālo balistisko raķeteti, kuru Maskava saka, ka varētu sākt izmantot līdz 2026. gada beigām. Krievijas strateģisko raķešu spēku komandieris Sergejs Karakājevs informēja Putinu par veiksmīgo Sarmata raķetes izmēģinājumu, kas notika dienu pirms Independent ziņojuma. Protams, šeit jāpieiet ar zinām piesardzību. Krievija varētu tikai apgalvot, ka izmēģinājums bijis veiksmīgs. Taču šo apgalvojumu izsaka Putina pietuvinātais cilvēks, kurš viņam saka to, ko viņš vēlas dzirdēt, jo tas ir šī cilvēka interesēs. Tomēr tas nemaina faktu, ka Krievijas balistisko raķešu draudi spēlē milzīgu lomu Putina varas demonstrēšanā visā Eiropā. Ukrainas vadītā koalīcija, kurā iesaistītas 13 valstis, lai risinātu šo draudu, ir tieši izaicinājums Putinam. Krievijas prezidentu arī neiepriecinās tas, ko šī koalīcija nozīmē simboliskajā līmenī. Liela daļa Putina retorikas ir vērsta uz Eiropas sašķelšanu. Krievijas līderis visvairāk vēlas, lai valstis, kas atbalsta Ukrainu, iestrēgtu tik lielā birokrātiskā iekšējā cīņā un neizlēmībā, ka viņu darbs ar Ukrainu tiktu vājināts. Kad viņš dzird par tādām lietām kā valstu atteikšanos piegādāt Ukrainai Patriot pārtvērēju raķetes, viņš sāk domāt, ka viņa plāni darbojas. Kad parādās ziņas par lielu partneru koalīciju, kas visi kopā strādā ar Ukrainu pie jebkādas iniciatīvas, nemaz nerunājot par tādu, kas paredzēta, lai pretotos vienam no lielākajiem Krievijas draudiem, viņš sāk krist panikā. Simboliski šī koalīcija demonstrē vienotības līmeni, kuru Putins cenšas iznīcināt. Vēl sliktāk, tas parāda, ka vēl 13 valstis tik ļoti tic Ukrainas nākotnei un suverenitātei, ka ir gatavs sadarboties ar šo valsti, lai izveidotu necaurējamu balistisko raķešu vairogu, kura izveide varētu prasīt gadus. Tas vien jau sūta vēstījumu Putinam. Ukraina pastāvēs kā suverēna valsts vēl ilgu laiku, un Krievija neko nevarēs pret to darīt. Papildus visam tam ir svarīgi, ko nozīmē Ukrainai ne tikai būt līdzvērtīgam partnerim šādā koalīcijā, bet arī šķist tādai, kas aktīvi virza šo iniciatīvu. Tas Putina kungam sniedz pavisam citu vēstījumu, proti, ka Ukraina pabeidz savu pārvērtību no valsts, kas stipri paļāvās uz saviem partneriem, lai cīnītos pret Krievijas agresiju, par valsti, kas var kļūt gan par šādas tehnoloģijas saņēmēju, gan arī par tās nodrošinātāju, kas iznīcina Krievijas ambīcijas. Jau pēdējo pāris mēnešu laikā valstis no visas pasaules ir vērsušās pie Ukrainas pēc palīdzības savas aizsardzības stiprināšanā vai arī sadarbojušās ar Ukrainu, lai radītu vēl iespaidīgākus ieročus. Katara, Saudarābija un apvienotie Arābu Emirāti visi ir parakstījuši 10 gadus ilgus aizsardzības līgumus ar Ukrainu, lai iegūtu piekļuvi pārtvērēju dronu tehnoloģijām. Ukraina pretī saņems degvielu, naudu un militāros ieročus. Apvienotā Karaliste un Ukraina ir vienojušās par jaunu dronu partnerību, kas paredzēta, lai palīdzētu abām valstīm iegūt vairāk šo lētāko risinājumu pret Krievijas ieročiem. Un 12. maijā Ukraina un Vācija parakstīja nodomu vēstuli par Brave Germany uzsākšanu, kas šķiet ir Ukrainas pašu Brave One programmas atzars. Saskaņā ar šo vienošanos Ukraina un Vācija kopīgi strādās pie dažādu tehnoloģiju izstrādes, sākot no bezpilota sistēmām līdz lāzeriem, mākslīgajam intelektam un raķešu tehnoloģijām. Putins vēlas šķelt un valdīt, vai ne? Izskatās, ka viņš panāk tieši pretējo. Ukraina kļūst par līmi, kas vieno valstis no visas pasaules, un šobrīd valstī nevar būt labāka situācija. Visi šie darījumi, kā arī pretraķešu koalīcija, mums liecina, ka Ukraina ir kļuvusi par neaizvietojamu aizsardzības partneri dažām no spēcīgākajām Eiropas un Persijas līča valstīm. Jaunākā koalīcija ir tikai aizberga redzamā daļa. Neizlaužamais balistisko raķešu vairogs, kas tiks izveidots, jau tagad ir milzīgs, taču Krievijas problēmas ar to tikai sākas, jo Ukraina aizvieto Krieviju kā uzticams aizsardzības partneris valstīm visā pasaulē. Un viss, ko Putins var darīt, ir skatīties un cerēt, ka jaunā koalīcija tuvākajā laikā nesasniegs rezultātus. Bet mēs esam redzējuši, cik ātri Ukraina spēja darboties. Mēs esam gatavi derēt, ka Putina cerības tiks sagrautas daudz ātrāk, nekā viņš domā.
Krievijas prezidents pat nevar paļauties uz savām marionetēm Eiropā, lai radītu viņam nepieciešamo šķelšanos. Aprīļa beigās Ungārijā notika kas grandios, kas vēl vairāk mainīja kontinentālo varas līdzsvaru par sliktu Putinam. Viktors Orbāns ir prom, Pēteris Maģārs ir nācis viņa vietā. Jūs varat uzzināt, kāpēc tas Putinam ir tik svarīgi, noskatoties mūsu video. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet abonēt militāro raidījumu, lai redzētu vairāk mūsu analīzes par Ukrainas izaugsmi par militāru valsti. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!